Um, jā, tātad šodien, labvakar, mēs atkal esam tikušies. Varbūt mēnesis, varbūt divi jau ir pagājuši kopš pagājušās lekcijas un diskusijas. Un katra tā nākamā tēma, kas izgaismojas un par kuru es vēlos runāt, tā ir cieši saistīta ar mūsu ikdienas saimniecībā. Un šīs dienas tēmu es izvēlējos ceļi, takas, stāvlaukumi mūsu saimniecībās. Kāpēc es izvēlējos šo tēmu? Man liekas, ļoti saistoša šī tēma, jo ikdienā mēs sastopamies ar to, ka, ja mēs neesam parūpējušies par labām takām, par ceļiem, par stāvlaukumiem, tad trijos laikapstākļos Latvijā, trijos gada laikos Latvijā, gan rudeņos, pavasaros un ziemā, mums ir jāsastopās ar grūtu piekļuvi kaut kādiem, kaut kādām ēkām vai objektiem saimniecībā, vai pat iebraukt pagalmā. Un citreiz skan tāda tēze no citiem saimniekiem. Pie manis var braukt tikai tajos mēnešos. Citos mēnešos pie manis nevar tikt. Un bieži vien tas ir provincēs, lauku, lauku nomaļās vietās, meža vidos, purvainās zonās, vai arī vienkārši ir cilvēkam nav uzbūvēts ceļš uz viņu māju, un no tuvākā ceļa ir jābrauc pāri pļavām. Uh, Tas, kas man likties ir saistoši un diezgan tipiski Latvijā, ka mums tā kā pietrūkst no sākuma tās iedvesmas un enerģijas izveidot kārtīgus piebraucamos ceļus. Un tik līdz mēs gribam attīstīt savu saimniecību, tad mums rodas sarežģīti, teiksim, pasūtīt materiālus vai pasūtīt kādu tehniku piegādi uz mūsu īpašumu, jo noteikti šie šoferi, kas vedīs materiālus vai citus kaut kādus elementus, viņi jautās, kāds ir piebraucamais ceļš. Prasīs bildi, un tad citreiz šie šoferi iet simtiem metru ar kājām no liela ceļa līdz mājai, lai varētu redzēt, vai vispār viņš tur var iebraukt. Un ir gadījumi bijuši, kad viņš saka, ka viņš nevar iebraukt. Viņam preci būs jāatstāj ielas malā, un tad jums ar traktoriem vai ar citu tehniku būs jāved šos te, um, šos te objektus vai materiālus būs jāved uz mājām. Un man liekas, iedziļināties tajā tēmā, jo ir bijušas saimniecības, kur gadiem jau tiek braukts uz šo saimniecību, un tur nav problēmas ar piebraukšanām. Ceļš ir labs, gan pavasaros, gan rudeņos, gan ziemās, nav aizputināts. Vai arī, ja ir aizputināts, tiek veiksmīgi notīrīts, pēc lietavām nekrājas peļķes, un ūdens labi notek no ceļiem un no iebrauktuvēm. Un tas likās interesanti papētīt, kā viņi ir ieguldījuši un ko viņi ir darījuši un tā tālāk. Šodien mēs skatīsim vairākus piemērus, kas strādā un kas nestrādā. Un man, iedziļinoties šajā tēmā, man nebija baigi daudz variantu, par ko runāt ilgspējīgu materiālu ziņā. Jo Latvijā ilgspējīgs materiāls, man liekas, tāds, kas jau noturējies 100 gadu, 200 gadu. Vai vismaz 50 gadi ir minimums. Es jau neteiktu, ilgspējīgs materiāls nav 50 gadi, tas ir dzimtās. Tas tiek paudžu paudzēs nodots, varbūt viņš bišķiņ jāapkopja, varbūt bišķiņ jānostiprina, vai arī jākop tās notekas, tie grāvi, bet šis piebraucamais ceļš turpina funkcionēt ļoti labi. Un viens no topa šiem seguma materiāliem ir akmens dolomīts, akmens granīts, atvainojos, granītā bruģis vai granīta akmeņu ceļi. Viņi kalpo ļoti ilgi, un viņi ir, manuprāt, visilgspējīgākie. Tad es nākamo skatījos no ceļiem, tie ir klinkera ķieģeļi. No klinkera ķieģeļu pagalmi tiek taisīti, taciņas tiek taisītas, un klinkera ķieģelis arī Latvijas apstākļos kalpo diezgan ilgi, ja pareizi par viņu rūpējās. Un tad, protams, ir dolomīta plāksnes, kuras dažreiz ietvēm lieto, bet ne ceļiem, un ceļiem lieto smalcinātus dolomītus.
kas ir diezgan efektīvs, jo viņš paliek ciets un blīvs, un ja veiksmīgi izstrādāts apakšējie drenējošie slāņi, tad viņi ūdeņi labi nodrenējās no ceļiem un no ietvēm. Man pat, es nevēlējos runāt par neilgtspējīgiem materiāliem, kā par betona bruģi, kā par asfaltu, kā piemēram par citiem dažādiem. Mūsdienās nāk no ražotājiem visādi piedāvājumi, kad viņi maisa riepju, autoriepu pārstrādes kaut kādus produktus, jauc ar cementu kopā, un viņiem sanāk kaut kādas plāksnes vai kaut kāda bruģa veida tādi šitie bruģa gabali, no kuriem tad taisīt ceļus. Man liekas, tas ir ilgspējīgs materiāls, tāpēc es par to nemaz nevēlos šodien runāt. Man liekas ļoti interesanti un dizainiski, par ko mēs varbūt parunāsim vairāk, ir klinkera ķieģelis. Varbūt jūs nezināt, bet Latvijā ražo lode klinkera ķieģeļus, un arī no Vācijas tiek vēsti iekšā, un no citām Eiropas valstīm tiek vēsti klinkera ķieģeļi, un tiek lietoti ietvēm, un citreiz arī ceļiem un stāvlaukumiem. Par dolomītu plāksnēm. Dolomītu plāksnes, es teiktu, ka dara ietvēm, par to mēs tālāk redzēsim, un smalcināts dolomīts dara, teiksim, ceļu izveidei. Lūk, un nonākot pie tā, kad es izmetu daudz visādas neilgtspējīgas materiālus, es izmetu ārā no saraksta un beigās paliek tikai 3 materiāli, tad par šiem materiāliem mēs parunāsim. Kas ir svarīgi par ilgspējīgiem materiāliem, vēlreiz un vēlreiz atgādināšu, ka tajā brīdī, kad mēs ieejam veikalā, mums ir jāizrāda interese ar jautājumiem, cik tad ilgi kalpos šis materiāls, ar jautājumu pārdevējiem vai pārdevēju vadītājam, produktu konsultantam vai kā tam līdzīgi, ir atbilstības deklarācija un ir informācija par katru produktu, cik ilgi viņš kalpo. Un tad mēs arī paši sev varam nolikt kaut kādu to latiņu, kuru mēs gribam satikt, kuru mēs gribam sasniegt. Tad ilgspējīgs materiāls, kas ir katram vienam, varbūt ilgspējība ir 20 gadi, citam varbūt ilgspējība ir 50 gadi, citiem ir 100 gadi, citiem varbūt ir 200 gadi, un tās ilgspējības teikt, laika gradācija katram ir nedaudz savādāka izpratnē. Manuprāt, ilgspējība ir tas, ko mēs varam nodot paaudzēm. Tātad viena paudze, otra paudze, trešo paudze, ceturto paudzi, un tad uztaisīt, teiksim, to pašu mājas grāmatu, kur mēs varam aprakstīt, kad, teiksim, zem noteiktiem ceļiem un noteiktām ietvēm ir taisīts drenējošs slānis, un tad ir jāsako līdzi, katru, teiksim, 10. gadu ir jāapstāsta, kā notiekās šīs zonas drenēšanās. Varbūt arī jāpatīra kaut kas, varbūt jāpapildina, varbūt kaut kas savādāks, jāapsaimnieko, ko jau katrs saimnieks var izprast, izveidojot ilgspējīgus ceļus un ilgspējīgus takas un ietves un stāvlaukums. Lūk, es esmu izveidojis prezentāciju, kurā mēs varēsim iziet tām tēmām cauri, kur man likās man svarīgi, interesējoši jautājumi, un tīklīdz man likās, ka tas ir man svarīgs, interesējošs jautājums, kur es esmu jau dzirdējis no vairākiem saimniekiem, tad arī mēs par to parunāsim un padalīsimies. Lūk, tā tad es pārslēgšos tagad uz prezentāciju un varēsim lēnām iet cauri. Un vēlreiz atgādinu, kāpēc man likās šī tēma ļoti saistoša runāt par to, jo 3 valdošie gadalaiki mums Latvijā piedāvā daudz nokrišņus. Ir diezgan slapjš periods, gan rudeņos, gan pavasaros, gan arī ziemā. Ir tīpaši šobrīd ziemās nemēdz būt tik ļoti ar kailsalu, ka noturās tie sniegi, bet drīzāk daudz kušanas un daudz tad ūdens kūstot vai zemē virsējais slānis ir sasals, nu tad ir jāsaprot, kuros reģionos, kurās ietvi daļās viņš pa daudz ir sakrājies un sasals un pārveidojies par peļķi, kuri mums sarežģīti lietot un ir jāuzmanās
un ik gadu, ik mēnesi sastopoties ar šo vienu problēmu, tā mums rada visu laiku tādas nērtības sajūtas, tādu zvaniņu, es teiktu, to var nosaukt tādu zvaniņu virs galvas, kā tuvojās tāds laiks, tā uzreiz ir jāsaka, vai arī man pašam ir jāuzmanās, tur nedrīkst tā braukt, tur nedrīkst tā braukt, tur nedrīkst vispār braukt, vai tur jābrauc ļoti lēnām, vai labāk atbraukt to zonu. Un tāpēc veiksmīgi, manuprāt, saimniekam būtu saimniekot zonās, kuras viņš ir pamazām jau visus šos neērtos punktus, jau ir ķēries viņiem klātiem punktiem, viņus izpratis, kāpēc viņš veidojās, vai tur ir ieleja, vai tur ir avoti, vai kā tam līdzīgi, un tad viņš ir pieaicinājis, teiksim, nozaru pārstāvjus un ar viņiem kopā risinājis to, lai viņam un viņa dzimtai tālāk, nākamajā paudzē, būtu ērta šī lietošana. Tālūk, tiekamies tagad prezentācijā. Un, tā tad viena sēta paudzēm, takas un piebraucamie ceļi. Kopā ar mani Raimondu Celmu. Um, un šeit apakšā ir mājas lapa viena, bet ar dažādiem nosaukumiem, jo šobrīd es mēģinu arī šīs zināšanas nodot arī tālāk par Latviju, lai man nebūtu vairāk jāatkārtojās un vairāk jāstāst, es pastāstu plašākam cilvēku skaitam. Tātad, manuprāt, pirmais, kas sākās ar ceļiem, ietvēm un celiņiem un stāvlaukumiem, ir teritorijas plānojums. Izstrādāt nākotnes vīziju par vēlamo optimālo saimniecību. Tu izstrādājot to vīziju, mēs varam jau sazīmēt teritorijā jau ceļus, kur mēs zinām, ka mēs brauksim ar mašīnu, kur mēs zinām, ka brauks vairākas mašīnas, 4 vai 5, 6, kur mēs zinām, ka mēs pārvietosimies diezgan regulāri, teiksim, uz kompostu, vai mēs regulāri pārvietosimies uz siltumnīcu, uz garažu, uz šķūni, uz klēti, uz mežu pēc malkas, vai uz avotu pēc ūdens. Un visi šie objekti tiek salikti plānojumā iekšā. Mēs varam izmērīt jau ar garo mērlentu, varam izmērīt visu distanci un salikt un saprast, kur mēs pārvietojamies, un tad sākt lēnām izstrādāt to, cik man daudz ir jāiegulda, cik metri kopā, 100 metri, 200 metri, dažiem tur varbūt kilometrs jau sajiet kopā takās un visās piebrauktuvēs. Un tad kā to visu risināt? Kas ir prioritārs, ar ko vispirms jātiek galā. Tātad droši vien vispirms mēs tiktu galā ar to, ka mums no liela ceļa ir jātiek līdz mājai. Vai dažam labam nē, līdz mājai nav prioritāri, līdz garažai ir jātiek. Vai arī citi kaut kādi, līdz stāvlaukumam ir jātiek. Un tad pēc tam no stāvlaukuma vai no nākamā punkta, tad, ja tie punkts A ir lielceļš, punkts B ir nākamais mūsu nospraustais mērķis. Mēs viņu nospraužam šo mērķi, atzīmējam kā ļoti svarīgi, pie kura ir jāpiestrādā, un tad mēs izstrādājam nākamos mērķus. A, B, C, D, F, G, H vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esam atdūrušies pie 20 dažādiem vai citiem mazāk pie dažādiem punktiem un ietvēm, kuri tad ierindojās secībā, kā tad man būs jārūpējās par viņiem, lai es varētu efektīvi līdz viņiem pārvietoties, un ne tikai es efektīvi varētu pārvietoties pa šiem ceļiem un ietvēm, bet arī pārējie, kas lieto to teritoriju. Tā ir ģimene, tie ir viesi, tie ir paziņas draugi, talcinieki. Un, lūk, un izstrādājot šo teritorijas plānojumu un visus ceļus, mēs tad varam jau kopējo bildi tagad saprast, kas ir man prioritārs un nākamajos plānos. Kā dažreiz saka, sapņojiet plaši un rīkojieties gudri, un līdzīgi arī šeit ir. Vajag izsapņot plaši. Es gribēšu kādreiz tikt ar mašīnu uz turieni, ar traktoru uz turieni, pēc malkas uz turieni, pēc ūdens uz turieni un tā tālāk. Un mēs ejam soli pa solim, kur mēs gribēsim pārvietoties un kā tas mums
būs iespējams visos šajos laikapstākļos. Vai būs tur slidināšanās un grimšana dubļos, vai nebūs, kā tas kopā atsauksies. Un, lūk, izstrādājot to teritorijas plānojumu, saprotot tagad, kādi tagad ir tie ceļi visi, un tad mēs nākamais droši vien gribēsim saprast kaut kādā brīdī nākamos kaut kādus soļus. Un, manuprāt, tad nākamais ir, mēs esam sapratuši šos soļus teritorijas plānojumā, salikuši pa prioritātēm, tad mēs sākam domāt, no kā tad man to visu darīt? Un dažbrīd arī radīsies jautājums, vai man vajag saskaņot šo ceļu piekļuvi, vai tas būs servitūta ceļš, kā tas izpaudīsies likumiski. Pret valsts, ja tas ir ceļš no liela ceļa, es gribu uztaisīt jaunu ceļu, nu kā tad, vai tad es varu būvēt vienkārši to ceļu? Ja tur ir jau esošais ceļš, tad laikam nebūtu sarežģīti viņu atjaunot, tur neko nevajag saskaņot un ievērot gan platumus, gan grāvju dziļumus un vispārējo. Šis droši vien ir jāņem vērā sākotnēji pie plānošanas. Tātad tēmas, par kurām man likās ļoti svarīgi parunāt, ir ilgspējīga materiāla lietošana, akmens klinkers un citi, caursalšana, kāpēc šo faktoru ir vērts ņemt vērā, drenāžas iestrāde, vai tā ir nepieciešama, platums, garums, dziļums, ceļiem, ietvēm, ko ņemt vērā, reliefs un augšņu īpatnības, un ceļu vai ietvju slodžu noturība. Tas man likās pēdējais, ko es redzēju, ka ļoti, ļoti svarīgi, kaut gan viņš būtu jau jāliek viens no pirmajiem, uzreiz pirms materiāla izveids, izvēles, mēs gribam saprast, kādu slodzi ir tad šim ceļam jānotur, kas tad brauks pa šo ceļu. Vai tur brauks viena, divas mašīnas tikai, vai tur brauks arī smagā mašīna, 25 tonnas, 30 tonu mašīna brauks. Varbūt tur brauks 50 tonnīga tehnika, un viņai vajadzēs kaut kur arī, teiksim, droši justies, vai pietiks ar 4,5 metriem platums, vai būs jādomā platāks ceļš, vai būs jādomā dziļāka pamatne un stabilāka, jo man tur ir avoti un augsne nepiemērota seklām pamatnes slānim. Šie visi faktori ir ļoti, ļoti svarīgi. Sāksim ar ilgspējīgiem materiāliem. Nu, tāds no pirmajiem man likās akmens granīts. Ilgspējīgs materiāls ir akmens granīts. Viņš diezgan Latvijā daudz kur iespējams. Dolomīts pat retāk ir iespējams Latvijā, bet granīts ir iespējams. Un cik es arī atceros, ir bijuši brīži, kad mums mājā kaut kādā X īpašumā ir lielas akmens kaudzes, un mums ir vajadzīgs piebraucamais ceļš, bet ceļu materiālu atvest ir diezgan dārgi, un tad mēs mēģinām saprast, ko mēs varam izdarīt ar to milzīgo lauku akmens kaudzi, kā mēs varētu viņu pārvērst, sadrupināt, lai izveidotu ceļu pamatni. Un ir šāds pakalpojums pieejams Latvijā, ja viņu meklē, tad, teiksim, var atrast, tā ir granīta akmeņu smalcināšana, drupināšana, un ar iekārtām var piebraukt pie šīm laukamens kaudzēm, ja viņi ir vērienīgi, tur tiek sazvanīties, un tad viņi prasīs, cik kubus vajadzīgs, un tā tālāk, lai tas ir izdevīgi vispār to darīt. Tā kā akmens granīts, kā gan liela akmeņa, gan mazāka akmeņa, gan smalcināts, viņš ir diezgan labs un izturīgs materiāls un pierādījies jau vēstures liecībās. Viņš jau ir pierādījies, ka tas ir ļoti labs un ilgspējīgs materiāls. Viņš ir jau ļoti sen, viņu lieto, un vēl joprojām viņu lieto, bet mēs jau sākam aizvietot ar citiem materiāliem. Bet, parunāsim par akmeni un granītu. Nākamais bija oļi. Ja? Oļus mēs arī iegūstam karjeros, tā kā grāns karjeros rok granti un skalo viņu un atdala no māla un no lielākām frakciju oļiem. Mēs varam iegūt tikai oļus. Viņus miksēt vai viņus nemiksēt ar mālu, tas ir jāizstrādā katram individuāli, cik tad ir vajadzīgs šis te pamatnes slānis biezs. Jo mūsdienās, lai iegūtu pamatnes slāni
augšējo pamatnes slāni iegūt izturīgāku, dažreiz taisa maisījumu. Grantī pieber, teiksim, 8 vai 15% māla klāt, tad viņš šo maisījumu samais un tad viņu ber mums virsū. Kāpēc māls ir vajadzīgs kā saistviela ceļiem? Māls nodrošina, tieši tā viņš nodrošina to saķeri, kad pie lietavām viņš neaizplūst prom, kā piemēram to dara tikai plika oļa vai plika grants. Līdzīgi arī ar dolomītu, kad viņu smalcina, viņš ir arī kā saistviela, kas satur kopā granti un vispār. Un tad ir klinkers. Ja? Klinkers ir tā tādā, viņi izskatās kā māla ķieģeļi, viņu pagatavošanas tehnoloģija ir nedaudz ilgāka kā parastam māla ķieģelim, un viņš ir ļoti izturīgs. Ja pareizi par viņu rūpējās un uztais pietiekami pareizus visdrenējošos slāņus zem viņa. Un tad, nu, pareizi arī apsaimnieko no virspuses. Tas nozīmē, apsaimniekošanas nozīmē, vai mēs ar skaldni to ledu skaldīsim nost uz tiem klinkeru ķieģeļiem, vai mēs izmantosim citu metodiku, kā tīrīt sniegu, teiksim, vai, nezinu, no ceļiem ieskalotas grantas vai kā tam līdzīgi. Viņu apsaimniekošana ir nedaudz savādāka. Klinkeru ķieģeli ražo Latvijā, arī ražo citur Eiropā, un par viņa teiksim, kopšanu un ieklāšanu ir izstrādātas tehnoloģijas, kas, protams, ir atkal atkarīgs no tā, kādu noslodzi mēs liksim uz šiem te laukumiem, ceļiem. Caursalšana. Tātad, kāpēc svarīgi ir caursalšana un ņemt to vērā? Latvijā vēl joprojām mums ir ziemas, švakākas ziemas, bet, manuprāt, mums lēnām sāks atgriezties lielākas, tā teikt, stiprākas ziemas. Varbūt tā ir tikai mana cerība pieredzēt tādas ziemas, kādas es pieredzēju bērnībā. Bet, manuprāt, tā caurcelšana vēl projām notiek. Ja notiek, kā piemēram, šo ziemu, kad bija Kailsals nedēļas divas manā novadā, kur es dzīvoju. Nedēļas divas bija Kailsals, un viņš diezgan nopietni sasaldēja visu, ko vien varēja sasaldēt. Tad, nu, un arī, ja teiksim, nav ievērota pietiekami laba drenējošā pamatne zem grīdas segumiem, zem brūģa vai oļiem vai klinkerķeļiem, tad mēdz notikt tā, ja tur sakrājas ūdeņi un viņi tur sasals, tad viņi plēš. Jo ledu notiekās izplešanās, un tad notiekās arī šo ķieģeļu plēšana. Un tas nenotiksies noteikti ar granīta akmens bruģi. Tur tā plēšana nenotiksies, bet tur notiksies droši vien to varētu nosaukt par vārdā par dēdēšanu. Notiksies šo te bruģa dēdēšana. Viņš viņu kaut kur uz vienu pusi grūdīs, uz otru pusi grūdīs, ja tur būs nostāvējušies ūdeņi, un viņi sals vienu mēnesi, nedēļām vai pusotru mēnesi, un atkal atsals un atkal sasals. Um, Jā, mūsu platumgrādos tiešām ir jāņem vērā šo te caursalšanu un cik viņi dziļi iet un cik veiksmīgi mēs esam piestrādājuši pie tā, lai mums tie ūdeņi noiet no ietvēm un noiet no ceļiem, cik mēs būsim nopietni pastrādājuši pie caurplūdes izstrādāšanas, pie drenējošo slāņu izstrādāšanas, pie nevis pilnīgi taisniem līdzeniem segumiem, bet mēs taisīsim segumus ar kritumiem vai nu uz vienu pusi, vai nu lēnām uz abām pusēm, lai tie ūdeņi notek, un tad kur viņi tālāk notecēs, lai viņi nekrātos blakus ceļam kaut kādos rezervuāros un neplēstu bortus vai ielu sānus. Tas viss ir ļoti, ļoti svarīgs. Izstrādājot caurtekas un drenāžas sistēmas, mums arī ir jāņem vērā tas apjoms. Nu, tas tiek mērīts kvadrātmetros, pēc tam tiek mērīts kubikmetros, cik tas ūdens ir jānovada, cik tas ūdens ir strauji jānovada, cik resnas būs šīs diametrā, lielas būs šīs vai mazas būs šīs caurtekas jāuztaisa. Vai arī, ja neliek caurtekas kā caurules, bet taisa no oļiem, tad būs jāizvēlās lielāka diametra oļi vai mazāka diametra oļi.
Tas viss ir ļoti svarīgi tajā visā iedziļināties, lai mums būtu mierīgāks šo katru laika apstākļu pieredzes stāsts. Um, ir pieredze bijusi tāda, kad ja mēs ir, esam paņēmuši granīta bruģi, esam noskopojušies laika ziņā, esam noskopojušies nerakt pietiekami dziļi un netaisīt to mm, tā teikt, pamatnes slāni no dažādiem materiāliem. Teiksim, no diviem. Viens ir, teiksim, rupja šķemba, un tāda ir smalkāka šķemba, miksēta ar grāns vai nemiksēta ar grāns. Un tad, ja tas pamatnes slānis, teiksim, sastāv kopā 45 centimetrus, vismaz 45 centimetrus, un tad iet šis segums virsū, ja mēs esam uztaisījuši kaut ko seklāku, tur noteikti notiksies dēdēšana. Jo tas ūdens daudzums, kas apakšā staigā, viņš tur krājās, un ja viņš tur krājās, tad viņš var sākt dēdēt, un tad tie bruģi sāk vērties vaļā. Borti sāk nejusties ērti arī šādos dziļumos, tāpēc bieži vien borti ir jālaiž iekšā dziļāk, jo uz viņiem notiekās tā slodze, kad ūdens tek, viņš atsitās pret to bortu, un tad tālāk, kur viņš noticēs, vai viņš paliks pie tā borta, vai viņš noticēs kaut kur sānas malā uz izveidotajām notekām. Par ceļiem un takām mums ir diezgan jāpadomā par tām ērtībām, jo tad, kad bērni vai mūsu omas vai opļi, dāmas, vīri ar materiāliem un instrumentiem rokā iet, un, ja teiksim, ir šīs peļķes vai šie te ledus, ledus izveidojušās slidenās pannas uz ceļiem, tad vai tā kā tas nav ērti manipulēt pēc tam, izvairīties no tā visa. Ir foršāk, ka mēs esam jau padomājuši, kur to visu novadīt un kā pie tā visa strādāt. Viennozīmīgi mūsdienās tas ir darbietilpīgs process, un tas jau arī agrāk bija darbietilpīgs process. Varbūt tas agrāk bija vēl darbietilpīgāks process, jo viņiem nebija tik daudz šo tehniku, kā mini-traktors, kā elektriskā vai dīzeļa vai benzīna bliete, ar kuru var tad blietēt, rakt, viss caurtaks veidot un visu pārējo. Mūsdienās sanāk ātrāk to izdarīt, bet tāpat tas sanāk diezgan darbietilpīgs process gan laikā, gan līdzekļos. Lūk, tā caursalšana ir ļoti svarīga par viņu domāt. Tātad kopsavilkums par caursalšanu mums vajag būt izstrādātiem ceļiem un caurtakām ar veiksmīgu ūdens novadīšanu, lai maksimāli sausi ir ceļi, ietves vai autostāvvietas. Lai šie ūdeņi, kas no augšas nāk, vai arī pēkšņi avoti no apakšas nāk, lai viņi nodrenējās ātri prom uz mums izvēlētām vietām. Tas ir infiltrācijas lauks, tas ir dīķis, tie ir grāvji un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad pētām, uz kurien tad tie ūdeņi ies. Kāpēc man liekas arī ļoti svarīgi par to runāt šobrīd, jo, manuprāt, katru gadu mums paliek arvien straujākas šīs klimata maiņas, lietavas, daudz viņas ir īsas, un tā kapacitāte ir milzīga, ūdens daudzums, kas nāk lejā no debesīm, ir tik liels, ka citreiz nespēja to visu zemi uzņemt, un tad ir ūdeņi pa virsmu, un tad viņi nespēja nekur aiziet. Bet, ja ir veiksmīgi izstrādāta visa šī sistēma, kur viņi aiztecēs, kur viņi noticēs, kā tālāk notiksies ceļš šī ūdens novadīšanai, tad jau viss būs kārtībā. Un, nu, tad kāpēc ir vajadzīga šī drenāža? Tad, lai necaursaltu, ne tikai ir vajadzīga bieza pamatne uztaisīt, kur viss nodrenējās, kur viss noiet veiksmīgi no šīm ietvēm un nekrājās tur, bet arī ir uztaisīta drenāžas sistēma. Vai tā ir ar caurulēm, vai tie ir grāvji, vai tie ir ar oļiem veidoti dažādi šie slāņojumi, jā, var rakt arī grāvjus. Viņus var piebērt ar, teiksim, māla lauskām, granīta akmeņiem, oļiem, nu, visu, kas mums ir dabīgs tāds, kaut kādi atlikumi, vai tieši mums ir no laukiem, no, teiksim,
amarantu esam iesējuši laukā, mēs savācām tad laukakmeņus diezgan daudz no tā, un tos mēs varam likt pēc tam drenāžas grāvjos. Ja mēs ejam uz priekšu, tad mēs arī varam domāt to, ka varbūt kādam kaimiņam ir laukakmeņi, kas ir lieki viņam, jo viņš ir atkal savu lauku arī jau apstrādājis, un tad viņš ir novācis lauka akmeņus no sava lauka, un tad viņus var izmantot šiem te drenāžas slāņiem. Tajās brīžos, kad mēs nevaram rakt grāvjus, mēs tad lietojam akmeņus, un pēc tam viņus sedzam ar smalkākiem akmeņiem granti, un tad, teiksim, varam likt melnzemi pa virsu, un tad apakšā viss tie ūdeņi drenēsies uz noteiktām vietām. Um, jā, es te esmu minējis drenāžu veidus, skalota grants, smilts, oļi, šķemba, māla, ķieģeļlauskas un citi dabīgi materiāli. Nu, tātad, ja mēs domājam par drenāžu, mēs viņu netaisam ar caurulēm, ar šīm drenāžas caurulēm, un par drenāžas caurulēm, viņi atkāp uzreiz tātad drenāžas caurules. Drenāžas caurules ir dažādas. Ir tās drenāžas caurules, kurām ir apkārt vai nu ģeotekstils, vai nu stikla šķiedra, kas ir līdzīgi materiāli, vai arī šīs te kokosa mīzu pārklājums. Ja? Kur tad sūcās iekšā ūdeņi, un tad viņš pa to trubu pārvietojās tālāk uz mūsu izveidotajām ūdens tilpnēm. Tas, ko es esmu pieredzējis, ka stikla šķiedras un ģeotekstila drenāžas materiāls zemē, kurš ir ierakts 30 līdz 40 centimetri zemē iekšā, viņš jau ir sairis un pārstrādājies ļoti izjūga principā. Tātad 5-7 gadu laikā viņš ir beidzies. Tā tad neliekas jēgpilni man lietot tādu materiālu un piemaksāt par plānas stikla šķiedras vai ģeotekstilu materiālu, ja viņam ir tāda garantija. Manā, teiksim, noteiktā vietā, kur mēs rakām, tur bija mālaina zeme, melnzeme un tā tālāk, tā tālāk, un tā tad bija sēsts. Ūdeņi bija jau pārstrādājuši. Kokos savukārt izrokam viņu pēc 15 gadiem. Kokos vēl joprojām ir kokos, viņš nav sairis. Viņš ir gan daudzās vietās ļoti pilns ar šiem māliem vai kā tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka mēs neesam pareizi iestrādājuši, vai kāds nav pareizi iestrādājis šo kokos cauruli, nav apbēris viņu, teiksim, ar oļiem vai ar rupju granti. Kā kurā brīdī tur izdara cilvēku galvenais, kad nebērt melnzemi un nebērt mālus pa taisno uz šīs te kokos caurules, jo tas aiztais ciet viņām tās kokos šķiedru caurumiņus, un tas stāsts mums beidzās. Pēc jau x gadiem nestrādās mums reāli šī drenāža. Tāda, kas ir efektīvs un to jau izmanto gadu simtiem, ir strādāt ar akmeņiem. Dažādas frakcijas un dažādu lielumu akmeņiem. Šobrīd es varētu teikt, ka, ja būtu tādi jāuztais, tas būtu piedzīvojams, jo tad būtu jāiegulda kārtīgs resurss ar smago tehniku un traktoru tehniku akmens vedējiem, kuri tad vestu un vērtu noteiktas frakcijas, šos te akmeņus vai ķieģeļa lauskas uz šiem grāvjiem un šīm notekām, lai tad tur funkcionētu viss tas ļoti, visi tie slāņojumi ļoti efektīvi. Tad, jā, par drenāžu mums ir jādomā. Mēs ne tikai drenāžu, kā iepriekšējās lekcijās esam runājuši, drenāža ir svarīga ap māju, un tad novadīt viņu uz grāvjiem, uz citām ūdens tilpnēm vai uz infiltrācijas lauku. Bet kur mēs saskaramies ar to, ka vēl ir drenāža vajadzīga arī mūsu piebraucamajiem ceļiem un takām, ja tas ir kaut kādās tādās vietās, kur mēs secinām, ka ūdeņi uzkrājās. Un tad beigās, kā tad jau viss teritorija būs jāsavalk vienās drenāžās vai kā tam līdzīgi. Ja? Ir gadījumi, ka tas ir vajadzīgs, ja mēs gribam efektīvi saimniekot mūsu saimniecībā un nepārdzīvot katru kaut kādu lieku brīdi, ziņojot vienam, otram, trešam, ceturtam vai 10 personām, ka noteiktos laikapstākļos tur nemaz nevar braukt, tur nemaz nevar iet. Vai es pats zinu, nē, es tur nevaru iet šobrīd, jo tur lietavas ir bijušas, es tur nevaru iet pa to ceļu. Es netieku uz
noteiktu objektu, teiksim, uz avotu, jo ir bijis noteikts tāds stāvoklis. Tā kā ir jāpadomā, ja mēs vēlamies efektīvi strādāt, mums ir jānovērš tas, kas mums ķeras tajā pārvietošanās veidā. Protams, ja kādam ir izvēlēts tas dzīvesveids, lēnprātīgs, bez steigas, labi, es pagaidīšu mēnesi, divus, es neiešu pa to taciņu, nebraukšu pa to ceļu. Ok, viss ar to ir kārtībā. Bet, ja mēs gribam lietot, un mēs zinām, ka vairāk cilvēku to lietos, tad mums ir jāpiestrādā pie tā. Un jāizvēlās pareizās pamatnes un drenāžu tipi, kur tad ceļos šie ūdeņi. Tajā brīdī, lūk, un vēl viena tāda atkāpe, tajā brīdī, kad mēs liekam un taisam drenāžas, teiksim, izstrādājam drenāžas kanālus, jau esam izstrādājuši drenāžas kanālus ap māju, tagad mēs izstrādājam drenāžas kanālus ap ceļiem un ietvēm un stāvlaukumiem, un tagad mēs saprotam, ka mēs šķērsosim elektrības kabeļus. Mēs šķērsosim iespējams zem zemes ieliktas dārza laistīšanai ūdens caurules. Visas šīs komunikācijas, kuras mēs šķērsojam vai ejam blakus, atkāpjamies no viņām 20 centimetrus. Gan brīdī, kad mēs, teiksim, šeit iet kanalizācijas caurule, drenāža iet šeit, mums ir jābūt 20 centimetriem vismaz starp viņām. Vai, teiksim, mēs atrodamies šādi, mēs šeit iet elektrības vats, šeit iet ūdens vats, arī šeit mēs atkāpjamies šajā distancē, vismaz mēs atkāpjamies 20 centimetrus viena no otra. Šis ir tas, tā teikt, spilvens, es viņu nosauktu par drošības spilvenu. Šis drošības spilvens ir ļoti svarīgs ievērot. Tas ir minimums, es teiktu, ir 20 centimetri, kā zemē kustoties un visām tām darbībām zem zemes notiekoties, viņi vismaz nesāks viens otru deformēt, viņi nesāks viens ar otru iejaukties viņu darba pienākumā, kas viņam ir tur jādara. Vai tas ir ūdensocē, tā kanalizācija, vai tā ir drenāžas sistēma, vai telekomunikācijas, vai jebkas cits, kas var iet. Tātad 20 centimetrus atkāpjamos gan tā, gan šādi, gan pa diagonāli, kā mēs varam iet, ja 20 centimetri visur starpā. Vismaz 20 centimetri. Ietvju un ceļu platumi. Tātad ietvju un ceļu platumu un pamatnes dziļumi. Tātad tas, ko šobrīd mēs varam lasīt Latvijas likumdošanā, servitūta ceļu platums ir ne mazāks par 4,5 metriem. Tas ir tas ceļš, teiksim, kas iet caur manu zemi vai iet uz manu zemi no lielā ceļa vai caur manu zemi vēl pie kaimiņu un tā tālāk. Viņa platums ir vismaz tie 4,5 metri. Tajos 4,5 metros ir jābūt iespējai, kad brauc šīs divas mašīnas un viņas spēja apmainīties. Tas nozīmē, ir jāskatās mums saviem ceļiem, ir jāstāsta līdz, kā mēs šīs krasta līnijas vai nogāzes, kā mēs viņas kopjam, cik viņas ir drošas, kā viņas tiek noskalots un tā tālāk. Tā tālāk. Tīpaši ziemā ir vislielākie piedzīvojumi servitūtu ceļos tajā brīdī, kad notīra sniegu, piemēram, sniega tīrītājs, viņš paņem, teiksim, 3 metrus notīra, tātad 3 metros jau ir sarežģīti apmainīties divām mašīnām. Tad vienam būs jābrauc noteikti kaut kur iekšā kupenā, lai varētu otru palaist garām. Jo platākus mēs izveidojam mūsu ceļus, jo ērtāk ir lietošana. Loģiski tas uzreiz ir tīrīšanā kaut kā sarežģītāk, bet tomēr, ja mēs domājam par ilgspējību un par ērtu lietošanu, izvēlamies platākus ceļus. Maksimāli platus ceļus paņemam, ne jau ņemam to minimumu no servitūta, kas ir noteikts likumā 4,5. Uztaisam 6 metrus platu ceļu. Tas būs daudz ērtāk lietot, jo tajā brīdī, kad aizaugs ar zāli sāni, tajā brīdī, kad būs sniegtīrīšana, tas viņš viss paliks ar vien mazāks. Beigās no tiem 6 metriem ir katrā pusē pusotram vai 2 metriem ir sniegi, un tā pa vidu paliek reāli tur tā, ka atkal viena mašīna tikai brauc.
Labāk jau, ka tas sniegt tīrītājs vai jebkura cita mašīna mēs varam samainīties normāli un tad notiktos efektīvi šī pārvietošanās. Kaut vai es ar sievu, tagad es braucu iekšā, viņa brauc ārā, mēs varam veiksmīgi samainīties ar mašīnām pa šo izveidoto ceļu. Um, Ietves platums ir nemazāks par 1,2 metriem. Un tas tikai tāds, ja es viņu skatos savā saimniecībā, ietvies uztaisu 1,2 metru, man liekas, jā. Man pat liekas, ka 1,2 metri ir diezgan šaura ietve. Jo, ja es tagad gribētu pārvietoties ar dārza traktoru, slapjākā laikā, nevis braukt pa pļavām, kuras varu iestikt vai kā tam līdzīgi, bet es varu braukt pa šo ietvi ar dārza traktoru, nu tad tā arī sanāk. Kad, teiksim, ja es taisītu 1,4 metri, tad es tajos 1,4 metros varu ar dārza traktoru normāli braukt, normāli iet. Un citi varbūt izvēlās 1,6, citi varbūt izvēlās 1,5 metru platu ietvi taisīt. Un tur arī divi cilvēki var normāli pārvietoties un iet, un sniega tīrīšana ir vieglāka, un arī tajā brīdī, kad ūdeņi notek, viņi notek efektīvāk uz šīm notekēm un tā tālāk. Pamatnes sagatavošana. Es skatījos tādus optimālos, teiksim, augstumus pamatnes sagatavošanai. Tas, kas man likās, ja es pierakstīju, esmu tāda pamatnes sagatavošana 25 cm šķēmu vai oļi miksa granti un, teiksim, 20 cm smalka grants. Tad šeit jau kopā nonākuši esam pie tā, ka pamatne līdz bruģa apakša ir sagatavota 45 cm augstumā. Un daudz saka, bāz, ļoti daudz būs jārok ārā. Mēs nonākam citreiz. Ļoti daudz zemes būs jārok daudz ārā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Nu, tas ir iepriekš minētajos faktoros vajadzīgi, lai tā tad neizcilā viņu, neveicojās šīs deformācijas sasalstot un ūdeņiem staigājot, kad notiekās šī te ūdens visa pārvietošanās ļoti efektīvi un tā tālāk. Tāpēc ir tie 45 centimetri, man liekas, ir tāds minimums, kas ir vajadzīgs, lai mums efektīvi tā ietver strādāt, lai mums viņa arī tā kā mēs uzlikām to bruģi virsū, vai mēs finišā, teiksim, pēc šīs pamatnes izgatavošanas, nu, izvēlējāmies oļus tikai uzbērt, ja? Nu, tad, lai arī tie ūdens nokrišņi, kas nāk, viņi arī uzreiz tālāk tiek, un viņi nekrājās pa virsu, lai arī mums ir sausa ietve. Un ja viņi ir uztaisīti nedaudz pacēlumā un ar slīpumiem uz sāniem, tad arī ļoti lieliski viss efektīvi strādā, un mums ir sausas ietves, ir ērti pārvietoties. Ja ir zona, kur atrodas zem jumta, teiksim, mums ir ietves, ietves, un tad mums ieiet iekšā, teiksim, zem nojumes. Vai ieiet šķūnī iekšā. Mēs turpinām gribēt, ka mums arī šķūnītas ūdens nekrājās. Tātad šķūņa daļa būs pacēlumā uztaisīta, lai tur netek iekšā ūdeņi. Un šķūņa pamatne arī būs izveidota ar kritumiem, pamatne būs blietēta. Un, vai arī šī terases vai nojumes laukums, viņš būs uztaisīts drīzāk pacēlumā vai ar slīpumu uz vienu sānu, teiksim, 5 grādi vai 3 grādu slīpums. Viņam ir uztaisīts uz vienu sānu. Dažos gadījumos varbūt ir vairāk tas slīpums jātaisa, ka lūk, šajās vietās, kur mēs novietosim šo mašīnu vai šos objektus, viņš ir drīzāk pacēlumā, lai šie nokrišņi, ja, teiksim, ir lielas lietavas, kas ir izteikti pēdējos gados Latvijā, tāda ūdeņi mums netek iekšā šajās te nojumēs, bet viņi tiek turēti distancē no šīm vietām, kur mēs novietojam mašīnu un tehniku it kā sausumā, zem nojums, teiksim, vai šķūnī. Ja, un tur tā pamatnes sagatavošana, nu, tur var arī iztikt ar zemākiem slāņiem, ja. Bet arī jā un nē, viss ir atkarīgs no tehnikas masas, kuru mēs noslogosim uz šīm virsmām. Ja mēs uztaisīsim tikai 20 cm šo te
pamatnes slāni un dzīsim iekšā smagu tehniku, nu, visticamāk, tur labs nekas nebūs. Būs atkal jātais tie paši 40, 45 centimetri pamatnes slānis. Viņš būs pakāpeniski jāblietē, nevis jāsaber 20 centimetri, un viņi jācenšas sablietēt. Jā, tātad nu, mēs uzberam 20 centimetrus, jā, mēs uzberam 20 centimetrus, un tagad mēs gribam viņus veiksmīgi sablietēt. Nē, mēs uzberam 10 centimetrus šo te slāņojumu kārtu, tad mēs viņu sablietējam, tad mēs atkal beram nākamo slāņojumu kārtu, atkal sablietējam nākamo, nākamo. Tad mums sanāca četros piegājienos bērt slāņojumu kārtas un blietēt, un tad beigās ir saprotams, ka šī ir cieta un stabila pamatne, uz kuras tad mēs varam balstīt savu saimniecības palīgrīkus. Par pamatnēm. Jā, tātad par iepriekšējiem jautājumiem, kurus mēs pārcelājām. Jūs droši chatiņā drīkstat rakstīt jautājumus, papildu jautājumus. Pēc prezentācijas varēsim pāriet jūsu jautājumiem, iziet jūsu jautājumiem cauri un pārunāt viņus, lai būtu maksimāli atbildēti šie te jautājumi šodien. Tad te ir mazs piemērs, kas bija izņemts no pirmā fotografija no vēstures liecības, kā tiek uztaisīti Romā ceļi. Un, un tad ir animācijas bilde, kā iespējams taisīja labākus ceļus kādreiz senajā Romā. Un pašā pirmajā bildē mēs redzam, ka interesanti, ka bortakmeņi viņiem arī bija, virsēji akmeņi arī bija uztaisīts arī labs kritums uz abiem sāniem, tā ka ūdeņi notek, un katrs nākamais slānis apakšā arī taisīts ir ar kritumiem. Nav pilnīgi taisns, viņš ir taisīts ar kritumiem, lai šie ūdeņi iet prom. Un tad pašās beigās ir uztaisīts tā kā konus veida tilpni, un cik es esmu redzējis arī vecajās bildēs, ka tur pašā gultnē ir uztaisīts drenējošais slānis, tā ka ūdeņi nekrājās tur lejā. Viņi vienkārši tek kaut kur prom, kur viņi ir novadīti, un ūdeņi tajā visā ceļā nekrājās. Šis ir arī tāds diezgan efektīvs stāsts, un te mēs arī varam redzēt. Tātad vispirms mums ir akmens bruģis, tad mums ir smalkā grants, vai dolomīts čemba, vai granīts čemba, kur tiek sablietēta. Tad mums ir rupja šķemba, kura arī ir sablietēta. Tad zem rupjās šķembas ir lieli akmeņi ar smalkiem akmeņiem kopā. Tā arī ir tā secība. Smalkais mums ir vajadzīgs zem bruģa, un tad iet ar vienu rupjāku frakciju, zemāk, 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 un tad jau tas ceļš kalpos, manuprāt, ļoti ilgi. Protams, tas ir atkarīgs no augsnes tipa. Daudzos gadījumos, ja ir kūdraina vide vai melnzeme ļoti bieza slāņa, tad jau varbūt ir jārokas vēl dziļāk. Augšņu īpatnības - mālaina augsne. Mālainai augsnē ir svarīgi izstrādāt labas noteces, izstrādāt labus kritumus un drenāžus. Mālam ir tāda īpatnība, ka salā izplešoties, tad, kad jau ūdeņi ir sasūkušies mālos iekšā, tagad viņi ir sasaluši, viņš tā kā spiež uz augšu šos te akmeņus vai šos te objektus vai kā tam līdzīgi. Tāpēc ir jāmēģina maksimāli daudz šī māla kārta norakt. Tātad tie 45, 50 centimetri māla kārtas tiek norakts. Pēc tam tiek veikti apakšējie slāņi, bet tajā norakšanas brīdī, kad mēs norokam šo māla slāni nost, mums jau ir jārok ar kritumiem. Tā ka no augšas, ja piemēram te mums ir māla slāņu gultne, šeit mums ir augšā tie 45 centimetri, pēdējais pamatnes slānis, augšējais, tad visi ūdeņi, kas ies līdz pašai lejai, ja viņi tiks līdz pašai lejai, viņi slīdēs gar tiem māliem tālāk, pārvietosies ūdens pa tiem māliem. Tas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad mēs izstrādājam ceļus vai ietves, mēs jau pamatni taisam ar kritumiem. Ar nivelieri, ar līmeņrādi, ar teodolītu, ar dažādām šīm te iekārtām, ar lāzeri. Mēs varam
veidot šīs pārējais kritumus. Un jau ar traktoru tehniku, kad mēs rokam, vai lāpstu, kad mēs rokam, mēs jau taisam to pamatnes slāni jau ar kritumiem. Melnzeme iestrādāt līdz vismaz 50 centimetriem dziļu pamatslāni, blietētu šo te pamatslāni ber pa 10 centimetriem, viņu blietē, ber pa 10 centimetriem, viņu blietē. Tas no pieredzes strādā ļoti efektīvi, tāpēc tam nevajag pie šī jautājuma vairs atgriezties. Un tad ir grants un smilts. Pa granti un smilti jau staigā labi šie te ūdeņi. Tas nozīmē to, ka tomēr rupja šķemba, blietēta šī šķemba, ir jāber virsū un viņi jāblietē un jāiestrādā, lai veidojās labs tas cietais slānis, kurš tā kā neies dziļāk. Un arī jau tiek veidots viņš ar kritumiem uz sāniem un tiek izstrādāts drenāžs, lai ūdeņi, kas notek, lai viņi notek gar sāniem, vai nu gar abiem sāniem, vai nu gar vienu sānu, labāk, ja efektīvāk jau gar abiem sāniem, tad notek uz vajadzīgajām vietām. Infiltrācijas laukiem, dīķiem, grāvjiem. Un ceļu nest spēja slodzes. Tas ir tas, ko es jau sākumā minēju, ka šī tāda vēl viena svarīga nianse un tēma, par ko ir mums katram jāpadomā. Nu, tas nozīmē, tas būtu aptuveni tā. Es esmu jauns saimnieks, es tagad esmu sācis saimniekot. Man ir mazs dārza traktoriņš. Es izstrādāšu ceļu priekš tā mazā traktoriņa. Traktoriņa platums ir 1,20 m. Es izstrādāšu ceļu viņu, jo man ir šobrīd šāds traktors, šādam traktoram es izstrādāju ceļu. Un pieņemsim, ka es neizdomāju, ka dzīve saimniecībā attīstīsies diezgan ātri. Man ātrāk augs prasības pēc veiksmīgākas tehnikas, un gan platums, gan masa šai tehnikai mainīsies. Es izstrādāju neapdomīgi pēkšņi, ja es izstrādāju ceļu priekš mazas tehnikas, tad atkal ierodoties lielākai tehnikai, man ir jāpārstrādā šis ceļš. Un tas atkal ir svarīgs pie plānošanas sākotnēji, kad mēs teritorijas plānojam taisam. Tad mēs paredzam jau kaut kādu maksimālo tehniku, kura mums būs. Mēs apskatāmies sarakstā, tehnikas sarakstā, kas jau gadu 20, 30 vai 40 gadu laikā, kāda tehnika tiek lietota saimniecībās, noteiktu hektāru apsaimniekošanai. Un tad arī es vienkārši domāju, jā, man būs viena diena tāda tehnika, man viena diena būs tāda tehnika. Tad man ir jādomā, kā lai es šobrīd rīkojos. Bet, ja es pāredzu, ka man nebūs tāda tehnika, man būs tikai zirgs ar kamanām, tad es jau arī domāju savādāk. Tātad mums ir tajā plānošanā jādomā par ceļa nespēju, par slodzēm, kas tiks liktas uz viņa virsū. Lai nesanāk tā, ka mēs esam kaut ko pamaz paredzējuši, un mēs laižam ar lielāku tehniku, un tā sabojā visu ceļu, un tad jāņem šis segums nost, un jāstrādā pie tā, lai to visu izlabotu. Dažreiz tās slodzes rēķina uz 1 kvadrātmetru, x slodze, ko spēj izturēt tā vieta, un ir formulas dažādas, kā aprēķina slodžu noturību pie noteiktas augsnes tipa un pie noteiktiem pamatnes sagatavas slāņiem. Un vēl kas ir virsmā nāk pa virsmu. Un, manuprāt, ir vērts tad konsultējoties ar ceļu būvas nozares pārstāvjiem, manuprāt, ir vērts tad kopā ar viņiem saprast, uz kurieni tad būs šis ceļš, šis mans ceļš saimniekojot, uz kurieni tad viņš vedīs, cik tad man būs tā kapacitāte to visu darīt. Es jau nevaru visu, dažreiz es nevaru visu izplānot šobrīd uz sitienu, taču es varu tēlēni iztēloties, kā es saimniekoju efektīvāk un kāda tehnika man ir vajadzīga. Un es varu jau manifestēt un ielikt, kad rekur man būs tāds traktors, lai es varētu darboties, rekur man būs tāda tehnika, lai es varētu veiksmīgāk darboties un tā tālāk. Jā, par piemēriem. Tātad mēģināju aptuveni ievadīt šīs bildes, izvēloties, mēģināšu jūs ievadīt tajā
kas tika veiksmīgi, kas tika neveiksmīgi izdarīts, bet pārsvarā šeit būs tie veiksmīgie momenti. Tātad pirmā bilde pa kreisi jau gar pašu māju. Akmeņi, granīta akmeņi ir jau uztaisīti pacēlumā. Tā kā, teiksim, mēs jau redzam to bildi, kad lietus ūdeņi tiek novadīti pa taisno uz zemes, viņi jau visi tek projām. Ir šī slīpne ir, viņa varbūt nav tik ļoti pietiekama, varbūt to renes garumu vajadzētu, notekūdeņa renes garumu vajadzētu pagarināt un veiksmīgāk izstrādāt, bet šis arī strādā. Protams, es nezinu, kas tur tālāk tajā ceļā ir, vai tur ir bedre, vai tur labi noteiktas ūdens tālāk, bet nu, šeit jau var redzēt, kad ir uztaisīts slīpumiņš no mājas, un te jau var redzēt, kas notiekās, ja mēs izvēlamies likt granīta akmeņus, kur katra savā formā, tad noteikti pēc X laika, vai tie ir 3 gadi, vai tie ir 5 gadi, būs jau saugušas suns, un zāle būs saugus, un mums būs vai nebūs. Tā mūsu vēlme ir, vai mēs gribam to, ar tikt ar to galā, vai tomēr gribam ļaut, lai viss tur aizaug, un tad pļaujam, kad mēs pļaujam. Vidējā bildē ir skaidri redzams, kā ir uztaisījuši. Grūti pateikt, veiksmīgi vai neveiksmīgi, bet šī bildē redzams diezgan veiksmīgs tas nobeiguma borts no granīta akmens un vēl kaut kādiem citiem akmeņiem tur sānā. Tas nobeigums, kur zāle satiekās ar šo te bortakmeni, kurš ir taisns. Kopšanā izskatās diezgan viegls, vēl jau vairāk, ka viņi ir likuši, izskatās, kaļķa javu ir likuši starp šiem akmeņiem. Tas ir efektīvs risinājums. Un tātad labajā pusē bildē mēs redzam, ka ir uztaisīts ceļš, un tur arī skaidri redzams, ka no šiem granīta akmeņiem ir uztaisīts ceļš, un viņš ir uztaisīts ar kritumu uz vienu sānu un kritumu uz otru sānu. Vai tur ir uztaisīti drenējošie slāņi tajā zālē, vai tur nav uztaisīti, tas ir grūti sakāms. Bet šeit, piemēram, visticamāk, šī ceļa platums ir kādi 3 metri maksimums. Vismaz tā izskatās. Nu, tas ir domāts vienai mašīnai. Divas mašīnas samainīties ļoti grūti būs. Tad kādai būs jābrauc grāvjos. Nu, tas nozīmē, ka vismaz tiem 4,5 metriem ir jābūt ceļam, lai varētu divas mašīnas normāli apmainīties. Ja kādreiz viņi būvēja priekš zirga pajūgiem, nu, zirga pajūgiem arī īstenībā bija diezgan sarežģīti varbūt viņiem apmainīties, kad viens otram pretīm brauc. Kā viņi to darīja, es nezinu. Šeit redzams klinkera ķieģelis. Labajā pusē dažādas krāsas, gan sarkans, gan melns. Kurš arī diezgan efektīvi kalpo, ja pret viņu izturās saudzīgi kopšanā. Un uztais kārtīgs kritums uz visiem sāniem. Un savukārt kreisajā pusē es nevarētu garantēt, ka tur ir klinkera ķieģelis. Ja tie saplēstie ķieģeļi, kas atrodas, jūs redzat, ka pāris ķieģeļi jau ir sadrupuši, vai tie ir klinkera ķieģeļi, kuri ir sliktā kvalitātē bijuši, vai tie ir parastie ķieģeļi, šobrīd to grūti pateikt. Bet tas, ko mēs redzam, kad ja uztais takas no klinkera ķieģeļiem, viņiem ir pēdējais borta, šis te ķieģelis, kontūra ķieģelis nobeidzošais, un tad aiz viņa ir borts, kas citreiz ir zemāks, un tad pat to tiek novadīta ūdeņa vēl sānas nost. Un šeit arī var redzēt, kad ir taisīts ar kritumu uz abiem sāniem. Tad takas un taciņas taisam ar kritumiem uz abiem sāniem. Jā, šī bildē, lūk, labajā pusē var redzēt veca klinkera ķieģeļa šis te bruģis uztaisīts un jau blakus mūsdienu betona apmale. Un mūsdienu betona apmalē jau ir nosisti stūri. Tātad betons, kāpēc es vispār nerunāju par betona bruģiem un vispār par cementa bruģiem un tie visiem, jo tāpēc, ka viņiem ir īsts mūžs un par viņiem nav vērts runāt. Es nemaz neizvēlos viņus, nelieku viņus.
uz viņa nav veselīgi ar plikām kājām staigāt, viņš izdala sārmu tajā brīdī, kad viņš ir slapjš un nav baigi veselīgais ne man, ne bērniem, nekādam citam. Turpat pretī klinkera ķieģelis vai granīts. Viņi veselībai ir ļoti labi un viņi ir ilgspējīgi materiāli. Šeit ir granīta plāksnes, kas arī ir skaists un diezgan efektīvs klājs mūsu takām ir, bet ar basām kājām, ja mēs ejam pa šādu, nu, ir jāuzmanās, tad mums ir jāapslīpē visas malas, lai viņas nav asas. Jo tajā brīdī, kad mēs šķeļam akmeņus, um, viņiem veidojās ļoti asas malas, un šīs malas ir jāapstrādā. Jo citādi sanāk tā, ja es tikai šķelšu akmeņus un šķeltos akmeņus salikšu pamatnē un tagad ar plikām kājām skriešu, tad man sanāks sagriezt pēdas. Tāpēc, ja mēs taisām no šķeltajiem dolomīta akmeņiem vai šķeltajiem granīta akmeņiem, noteikti ir jāapslīpē malas. Šeit dolomīta akmeņus var redzēt, turpat fonā ir dolomīta arī māja. Nu, tas ir kā kurā saimniecībā. Citiem saimniecībās ir dolomīts, citiem saimniecībās ir granīts, citiem saimniecībās ir klinkers. Tas viss atkarīgs no saimnieka. Kāda viņam resursi ir. Vai viņš izmanto visus resursus, kas viņam ir vistuvāk pieejami, vai viņš arī pērk tālākus. Tas jau no katra saimnieka ir ļoti atkarīgs. Un te mums ir tātad aizaudzis ceļš, aizaugusi taka, kur ir granīta lielas plāksnes, un ja viņas ilgstoši nekop, tad viņas aizaug. Loģiski, jo viņiem ir, ja starpas neaizpilda ar kaut kādu, teiksim, hidrauliskā kaļķa, jāvu vai citiem pildmateriāliem, nu tad loģiski tur aizaugs zāle un veidosies jau mums tāds savvaļas ceļš. Un dažos dizaina objektos, dizaina dārzos arī šāds savvaļas ceļš izskatās ļoti skaists. Kā nekā Latvijā ir vasara un zāle, vasarā ir tikai 3-4 mēnešus, tad, kad viņi mums sāk augt māja vidū, māja beigās, tad viņa mums jau iet uz norietu jau augustā. Nu, tad mums ir 3 mēneši tikai, kad mums ir zāle. Varbūt ir tā savvaļa jāizbauda kaut kādā brīdī. Un, un Latvijā es neminēšu vairākus uzņēmumus. Es šobrīd citēju tikai šobrīd vienu uzņēmumu, kas ražo akmens bruģus un izstrādā granīta akmeņus produktus, pakāpienus, platformas un vēl visu kaut ko, ko jūs varat paši ieiet šajā mājaslapā un skatīties, ko Latvijā ražo. Tātad Evergreen akmens materiāli jūs varat apstīties, un tur ir dažādas formas, dažāda veida granīta izstrādājumi, kas nav ne sintētiskie, tie ir dabīgie. Šeit pat Latvijā tiek ražoti akmens izstrādājumi mūsu ceļiem, un ietvēm, un piebrauktuvēm un stāvlaukumiem. Kā arī, lode, mums ražotājs Latvijā lode, kurš ražo arī klinkeru ķieģeļus dažādās krāsās, dažādās formās. Um, Šis ir ilgspējīgs materiāls. Viņš ir dizainiski eleganti izskatās, manuprāt, dizainiski eleganti izskatās. Un, ja mēs skatāmies no kopšanas viedokļa, tad, ja pareizi viņu ieklāja ar pareiziem kritumiem, kopš pareiziem instrumentiem, tad viņš var kalpot paudzēm. Tāpēc es citēju produktu, kas ir lode, kurš Latvijā ražo jau diezgan ilgi produkts, un viņš turpina ražot, un viņiem sanāk diezgan kvalitatīvi šie visi materiāli. Um, Paldies! Tā prezentācija mums ir galā. Jūs bijāt prezentācijā kopā ar mani, Raimondu. Un, ja jums interesē kāda informācija, jūs varat iet kādā no šīm mājaslapām, un mēs varam padiskutēt. Es jums varu atbildēt uz jautājumiem, rakstiet.
zvaniet, un tad jau tālāk sazināsimies. Nu, un tagad atvērsim čatiņu. Jā, Čatiņā kaut kādi jautājumi ir. jā, mums uģis interesēs, ko domā un var ieteikt par riepu izmantošanu ceļu veidošanā. Jā, manuprāt, tā tad prezentācija mums pazuda no ekrāna, ja? Jā, nav prezentācijas šobrīd. Šobrīd es esmu. Jā. Jā. Tātad par riepām. Nu, es esmu skeptisks. Es esmu ļoti skeptisks šajā tēmā, jo viņi sadalās un viņi sadalīsies. Viņa mūžīgi sadalīsies, līdz viņi sadalīsies pavisam. Viņa ir naftas blakus produkts, kuram viņa nākotnē ir sadalīties. Tad kāda jēga man ir veidot no riepas, kurš sadalīsies, kurš noteikti ruks un kritīsies? Kāda jēga man ir ieguldīt šobrīd tādā materiālā? Ja nu vienīgi es jau paredzu, ka viņa rukums būs nu, X, un es tad taisu visu krietni augstāku to slāņojumu, lai tad rukšanas procesā viss notiktos. Bet tajā brīdī, kad mums nāk nokrišņi, mums ir lietus, mums ir saule, kas silda šo segumu un tā tālāk, tā tālāk. Vai tajā brīdī, kad notekēs ūdeņi mūsu grāvjos, notekēs un tecēs uz dīķiem, vai mēs gribēsim peldēties tādā dīķī, kur būs, teiksim, šie te riepas, ķīmiskie savienojumi iekšā. Noteikti tur ir daudz, daudz ķīmijas iekšā riepās. Tad droši vien ir paredzama atbilde arī uz to, vai kāpēc neizmanto ģeosintētiskos materiālus. Viņa ilgspējība ir īsa. Nu, īsa. 10 gadi, 20 gadi maksimums. Es teiktu, ja tad manā pieredzē es pieredzēju, ka plāns standartā ģeotekstils uz drenāžas caurulēm 40 centimetri zem zemes ierakts. Pēc 5 gadiem es izroku ārā, viņš ir sadrupis. Viņa vairs nav. Un tad kāda jēga man bija ieguldīt tādus līdzekļus priekšā? Droši vien es neizlasīju atbilstības deklarāciju un, un neizzināju. Es šobrīd ne par sevi runāju, bet tas saimnieks tajā brīdī, kad viņš iestrādā šo te, sintētisko materiālu ar ģeotekstilu, viņam droši vien ir jāzina, cik ilgi viņš kalpos un kā pareizi viņu iestrādāt. Varbūt tajā brīdī, ja viņš nebūtu tikai melnzemē un mālos iekšā, kur tā organika viņu sēd, ja būtu apkārt, teiksim, oļi un grants, kas parasti ir paredzami visām drenāžas trubām apkārt, ir kārtīgs slānis šie oļi un grants, ja, tad jau iespējams viņš ilgāk kalpotu. Lūk, bet tas ir reti, kad saimnieki iegulda vēl enerģiju grantīvu noļos, likt apkārt drenāžas caurulē. Bieži vien saimnieki saka, ierociet man drenāžas trubu un viss. Un tajā brīdī es teiktu, nu tad, ja jūs gribat šādi, tad es jums ieteiktu likt ar kokosu, nevis ģeotekstilu vai stikla šķiedru, kokošu šķiedru, un tomēr mēģināt ar rupju granti apbērt apkārt tai drenāžai, lai tā melnzeme un māla netiek iekšā un neaiztais tās mikroporas ciet, nav mikroporas, bet poras ciet tai kokošu šķiedras slānim. Mhm. Tad ir būtiski arī mums būt zinošiem par to, kā uzturēt celiņus pareizi. Minējāt, Uzturēt. jā, Jā, minējāt arī prezentācijā, ka ir svarīgi kopt, jā. uzturēt, Mhm. teiksim, darīt ar olīšu segumu, kas ir izcils kopšanā. Es olīšu nepieminēju. Jūs dzirdējāt, ka es olīšu nepieminēju? Nu, man viņš neliekās ilgspējīgs, jo ar viņu ir vienīgs ziepes. Viņš ir zālē tiek, pēc tam pļaumašīna viņu kaut kur met pa gaisu, tad visiem ir jāmūk, tad, kad tiek pļauta zāle, jo viņš tiek kaut kur izšauts uz kaut kurien ārā. Tāpēc es nemaz nepieminēju olīšus. Par olīšu kopšanu vispār nevaru komentēt, sarežģīts materiāls. Pār klinkera ķieģeļa virsmu. Ja ir uztaisīts labi slīpumi, maksimāli labi slīpumi ir uztaisīti, kad ūdeņi notek prom, tas ir ļoti labi. Un tajā brīdī, kad mums ir sniegi jātīra no klinkera ķieģeļa, mums ir jāņem tāds lāpsts, kur nav metāls.
Tā tad agrāk bija lāpstas, finiera lāpstas. Ar finiera lāpstām viņi ņēma un tīrīja. Nākamais viņi tīrīja, mūsdienās jau tīra ar sniegtīrītājiem, ja? Viņš netiek līdz viņam. Un sniegtīrītājiem, teiksim, sniegtīrītājiem pašam pūtējam, ja, ja ir liela teritorija kādam, kuram jātīra. Tajā brīdī, kad viņš šķūrē viņu, viņam zem tā metāla pamatnes šķūra ir gumija, kas atdurās pret šo bruģi, nevis metāls, kas varētu sabojāt, aizķertais kantas un skrāpēt un bojāt. Bet tur ir gumija, bieza gumija vai bieza plastmasa. Es esmu pieredzējis pārsvarā biezas gumijas slāņojumus, un tad ar tiem var veiksmīgi visu notīrīt. Sniega lāpstas, ja izvēlamies, neizvēlamies ar metāla galiem, izvēlamies ar maināmiem gumijas biezas vai ar plastmasas galiem. Plastmasas laikam nebūtu visilgspējīgākais, tad ar maināmiem biezas gumijas slāņiem. Nu, ar viņiem var notīrīt. Nākamais ar birstēm tīrīt. Noteikti ne ar ledus laužņiem. Uz klinkera ķieģeļa mēs neiesim ar ledus lauzni un neatsitīsim tagad to ledu. Ja mums ir pēkšņi jāiet un jāatsit ledus no mūsu ietves, tas nozīmē, ka mēs jau esam pieļāvuši kļūdu, neesam uztaisījuši pietiekami labas notakas. Nav labs slīpums. Un mēs neesam bijuši pietiekami veikli arī notīrīt sniegu. Tajā brīdī Latvijā izcili notiekās momenti, kad uzsniegs sniegs, uzlīst lietus. Uzsniegs sniegs, uzlīst lietus. Un tad mēs tur neejam kādu periodu, viņš jau ir pielipis pie tā bruģa un netiekam vaļā no neko. Mēs ņemam pamazām ar šo te vai nu fīniera lāpstu, vai ir lāpstu, kuram ir gumijas vai plastmasas gals, un tad mēs ar to varam veikt šīs darbības. Un, kā jau teicu, sniega tīrāmie, tās mašīnas stumjamās, viņam arī ir apakšējiem asmenim, kas šļūts pa to virsmu, viņam ir gumijas uzlikas. Un šīs gumijas uzlikas var mainīt, jo viņām ir skrūves, ar kurām ņemt un mainīt. Lūk, tas kopšanā laikam būtu jāuzmanās no ledus sišanas ar visādiem sitamajiem. Un, un jā, ir jāpēta, kāpēc tad ir sakrājies ūdens un kāpēc ir ledus tajā vietā. Nav tā tad kaut kas ar kritumiem labi. Nu, tā, nu, kas vēl no kopšanas? Nu, birstas ir efektīvas. Jā, ar birstēm mēs pie reizes kopjot, mēs tīrot ar birstēm lapas vai jebko citu. Mēs jau izbirstējam mazās nezāles no starpām ārā. Birstas ir efektīvas. Nu, un ja nu ir pienācis tas brīdis, ka tomēr tās nezāles tur aug, teiksim, akmens bruģī. Jā, no akmens bruģī viņas augs. Nu, visefektīvākais jau būtu iedziļināties tajā un aizpildīt šīs te starpes ciet. Tas būtu strādāt ar granīta akmeņiem un hidraulisko kaļķi. Jā, un aiztaisīt visu gludi ciet, bet tas jau ir tāds baigais process. Vai arī vienkārši tīrīt ārā un regulāri tīrīšana, regulāri tīrīšana, regulāri tīrīšana. Tāpēc es neizvēlētos nemaz akmeni, kuram ir lielas starpas, kur sakrātos visu organiku. Es vienkārši mēģinātu izdarīt, salikt tā akmeņus, kuriem ir mazas starpiņas starp viņām, mazas spraudziņas, un tad jau ar viņām ir vieglāk tikt vaļā. Un to finišu, kad es esmu pabeidzis to bruģi, es aiztaisu ciet ar smalku smilti. Maksimāli daudz šo smalko smilti un aizpildu visas šīs daļiņas ciet ar to smilti. Un, ja pēc x gadiem atkal ir aizaudzis, es iztīru ārā un atkal uzberu šo nākamo kvarca smilts, jūras smilts vai kādu tam līdzīgu smilti. Es uzberu un aizpildu visas tās starpes ciet. Um, Ginta jautāja, vai varētu parādīt, kas bija mājaslapai angļu valodā rakstīts pēc otrā punkta. Homestead for Generations parādīt varu, parādīsim, tā. Prezentācija mums ir, prezentācija mums jau ir aizgājusi gulēt. Redzat vai neredzat? Šobrīd neredzam. Neredzat vēl? Tā, jūs man tagad pazudāt. Un share. Tagad redzat. Jā, redzam, paldies.
Ginta, jūs varat piefiksēt šobrīd ekrānā un Es, atgādinu, ka tās ir visas, būs. tās visas lapas aizvedīs uz vienu lapu šobrīd. Kāpēc es viņas visas apkopoju vienā, jo būs ar laiku papildinājumi. Un šis tas atšķirsies viņās, tāpēc es viņas saliku visas, jo viņas vienā brīdī visas sāks funkcionēt, un es mēģināšu maksimāli daudz jums dot to informāciju, kas ir ilgspējīga saimniekošana mums saimniecībās. Jā, paldies, bet atgādinu, ka ieraksts būs pieejams YouTube kanālā, Permakultūras biedrības Jā, kanālā. tieši tā. Un rezumējot, vai pareizi saprotams, ka ir ideālie ceļi un mēs par tiem varam sapņot, jo viss pārējais prasa ļoti lielu apņemšanos un darbu un staigāšanu pa dubļiem. Ja es tā iedomājos uzreiz savu 2 hektāru sētu starp ēkām un palīga ēkām, es tiešām nevēlos tās redzēt visas ar brūģi, kurš ir vienīgais ilgspējīgais materiāls šeit, ja šodien. Tā kā būs jābrien dubļi. Nē, nu, var strādāt pie tā, ka mēs ņemam to grāns ceļu, izveidojam. Es negribu par tiem mazajiem akmentiņiem runāt, par tiem oļiem, kurus saber un kur tad aiziet pa visu saimniecību, gan mājā iekšā, gan pa pļāmašīnu un vispārējo runāt. Nu, var jau izveidot šos te grāns ceļus. Uh, Es viņu neminēju, es viņu minēju kā pamatnes sagatavošanas slāni, bet bieži vien iznāk tā. Ja mēs esam sataisījuši jau galvenos ceļus, un viņi visi pārsvarā ir grāns ceļi, un tad mēs gribam likt to bruģi kaut kādā vietā, mums pamatnes sagatavošanas slānī jau ir šķēmba un grāns. Un citreiz viņi nostāv kā pamatnes, pamatslānis, nostāv ļoti ilgi, līdz mēs esam saņēmušies nopirkt to bruģi vai arī uzstādīt. Tāpēc salaiduma vietas bruģi ar granti mēs varam uztaisīt diezgan veiksmīgi. Tur ir jāstrādā kārtīgi ar bortakmeņiem, lai nenoslīd šie visi akmeņi, kā mēs redzējām bildēs. Bija uzstādīti veiksmīgi bortakmeņi, un tad bruģis noturās savā vietā. Un es arī savā saimniecībā neredzu, kad es gribētu visu bruģētu, bet es redzu, ka man būtu taciņas, kas ir izējamas ar noteikta veida bruģi, vai tas būtu klinkers, vai tas būtu bruģakmens, bet tad viņa platums jau būtu tāds, ka es varu braukt vai nu tur ar traktorīti, ar pļauju mašīnu, vai arī ar dubultriteņu ķerru, un es varētu justies ļoti droši un ļoti ērti. Tajā brīdī, kad man bērniem ir jāpārvietojās pa laukiem ar ķerām un jānes materiāls un tā tam līdzīgi, tīpaši slapjajā laikā, kas ir diezgan daudz Latvijā, tad tās cietās virsmas ļoti palīdz. Jo tas iedvesmo arī šo te bērnu doties uz to noteikto klēti vai uz šķūni. Viņam ir ērtāk doties, un tā mazā ērtība, nērtībā. Nu, katram ir savi pienākumi, un ja bērnam tie pienākumi tiek, mēs ģimenē tos pienākumus sadalām, ka puiši ir diezgan atbildīgi par visu kaut ko dienas gaitā, lai viņi augtu saimnieciskāki. Tad es citreiz tās ērtības viņiem, nu, par tām ērtībām padomāju, kā viņam ir ērtāk uz turieni tagad tikt, kā viņam būtu ērtāk pļaut, vai kā viņam būtu ērtāk izdarīt to vai izdarīt to, lai viņam ir patīkami to procesu darīt. Man pašam nav patīkami braukt uz savu mežu pēc malkas. Jo es zinu, ka tur būs pa ceļam iestikšana, man ir kārtīgi jāieskrienās, un es neesmu sadošojies uztaisīt kārtīgu tajās 2 gravās, neesmu uztaisījis kārtīgu šo te pārbrauktu, lai varētu normāli tikt. Es tur iestieku gan izai katru gadu. Tā kā, nu jā. Ir ideālais, uz ko mēs varam tiekties. Es runāju par tiem ilgspējīgiem risinājumiem, un jā, mums ir kompromiss, grants, ceļš, grants, takas, kur ir kārtīgas pamatnes, ar kārtīgiem kritumiem, ar kārtīgiem novadgrāvīšiem, kuri varbūt ir redzami, varbūt nav redzami, varbūt ar oļiem viss tas ir zem zemes un viss tur aiziet ātri projām, bet tad nav jābrien pa tiem dubļiem to noteikto laika posmu. Nu, kaut kā tā. Vēl ir iespēja uzdot dažus jautājumus šai vakar stundā. Čatiņā jautājumi beigušies. Ko par Bladebox izmantošanu grants ceļu uzturēšanā var teikt?
Es nezinu, kas ir Bladebox. Uģi, drīkst skaļi, lūdzu, atskaņo jau. Rīks, jā, tas ir tas, kad no Amerikā vairāk izplatīts. Eiropā es neesmu tā redzējis, ka grāmatas ceļīgi pa laikam, var teikt, pairdina un nolīdzina to augsto kārtu. Nu, viņam parasti priekšā ir tā kā tādi saucamie, ne gluži kā kultivātori, bet tādi lemesīši, kas pairdina un aizmugurēji, ka esam tā kā tādi šķūrīti, kas nolīdzina vajadzīgā līmenī. Manā novadā ir šāda tehnika, kura tiek lietota ceļu apsaimniekošanā. Tas strādā ļoti labi un ļoti ideāls rīks. Svarīgākais jau ir tas, kā pēc tam tiek lietots tas ceļš. Ja uzreiz pēc tam uznāk lietavas un brauc smagā tehnika, izslīd uz sāniem, tad pēc tam viss tas darbiņš ir aizgājis vējā. Tas ir ļoti labs variants, kā ar to strādāt, un vai to var izmantot iekšā saimniecībā, nu, takām un tam visam šaubos, ka tas ir vajadzīgs. Bet ceļiem, jā, ceļiem es redzu, ka tas ir labs variants. Es vienmēr Kāpēc priecājos. es to minēju? Tāpēc, ka mums tas pieredze, ka laukos ir tās divas kliētas, kā sakot, divas taņas, ne kliētas, bet rises, jā, pa vidu zāle, un tas ūdens bieži vien iekrājās tajās risēs. Viņi panāk ar to, ka viņš ir līdzens, arī tā viduskārta ir vienmēr, un ir, es domāju, ka viņi arī laiž tajā slīpumā kaut kādā, bet ja nav slīpums, tad arī vismaz, ja viņi taisa virs, tas ūdens aizplūst uz malām, nevis paliekās vidū tajās risēs, kas ir ierasts lauka ceļiem, vai tas būtu pa pļauju, vai starp mājām un tā tālāk. Un es vienkārši brīnos, ka Latvijā saimniecības izvēlās samērt kaut kādu granti tur iekšā pa laikam, akmeņus samest, vēl kaut ko, bet uztur šo te divu rīšu ceļus. Jā, nu tas tāds, nu, mums maz informācijas laikam ir ienācis, ka mums ir jālieto tāda veida, tā teikt, es viņu varētu nosaukt par frēzi, ja, tāda veida frēze, kurā tad šo te ceļu, nu, savest kārtībā, kur iespējams arī strādātu apusēji, kad viņš uz abām pusēm slīpni uztais, vai arī viņš vienreiz nobrauc pa vienu pusi, uztais slīpni uz vienu pusi, un otrā pusē uz otru pusi slīpni uz otru pusi, un beigās viņš ir līdzens un viss forši ir ar viņu. Bet es redzu, ka lielā traktora tehnika lielo lauku ceļu apsaimniekošanai lieto jau tādu tehniku, un tas ir labs Nu, risinājums. es savā pusē neesmu redzējis, ka tādu lietot viņus vairāk redz kā greideri, un te viņi to kārtu nostum uz malu. Tas boks izdara to, ka viņš savāc to pārpalikumu, un tādīs vietās, kur bedrīs atkal aizpild. Jā. Bet es neesmu redzējis, ka lieloši to izmantot kā. Varbūt vienkārši neesmu bijis tādā brīdī, jo manām garām ceļām, ka brauc ar greideri parasto, un tad nostum uz malu, vai ne, un tad uzliek izveidojās tās malu kantītes, vai ne, un ūdens pēc tam tur stāv iekšā un tā. Jā, nu, manā novadā izmanto tādu, un viņam vienam no traktoriem bija pat lielā izklāta, kad viņam bija 2 kausi, kas jau taisīja leņķus uz abiem sāniem. Viņš bija ar tādu ieliekumu, un viņš aizpildīja visas bedres, viņš brauca ļoti lēnām, un aiz viņa bija pilnīgi taisns līdzens ar slīpumiem uz sāniem. Ceļš veidojās. Protams, visi šoferi pēc viņa brauca ļoti lēnām, jo neviens netiek viņam garām, jo viņš aizņem visu ceļu. Tā kā es domāju, ka tas, ja ir manā novadā parādījies, tad es domāju, tas citos novados arī parādīsies šī tehnika. Jā, es domāju, tieši tajos savos ceļos, ka varbūt ir jēga tieši, kad ir tajos mājas ceļos tādu darīt, lai attiecīgi nav tām risēm jāņemās. Jā, nu tad jau tas nāktos tikai, tad nozīmē, ka man ir pašam savu traktoru tehnika, ar kuru tad es piekabinu šo te frēzi klāt un ņemu un uztaisu savu ceļu tādu. Tas jau ir vēl viens agregāts, bet, protams, mūsu saimniecībās ir daudz agregātu, ar kuriem mums ir jāapgreidojās, lai mēs normāli varētu saimniekot. Tā ir. Arī kur vēl viens agregāts. Paldies, Uģi! Nu, pagaidām, man liekas, ir samērā, es tiks jautājis tirgotājiem, viņš tos netirgo, viņi iedod to lāstu tikai, bet tā lāsta nobīd pa labi, pa kreisi, un nav tas efekts, jā. Jā, nav vienkārši ierasts, jā, nav tā tradīcija vēl pagaidām. Nu jā. Tradīcijas mēs varam veidot tālāk, pieprasot. Pieprasījums rada piedāvājumu, pieprasām viņiem.
Raimond, vai pieminētajās mājaslapās informācija ir arī angliski vai latviski? Angliski, krieviski, spāniski, latviski. Jā. Paldies, Ginta, ir ļoti priecīgi, ka viņas čaklais vīrs varēs palasīt angliski. Tā kā, um, um, ja jautājumi vairs šovakar Man nav, ir viens jautājums. Jā. A, ko tu teiksi, ja, piemēram, nu, kādreiz taisīja laipas arī par tā sakot, par pagāmu un tā tālāk? Jā, es par laipām nepieķēros, ja tā ir atsevišķa tēma par laipām vispār runāt. Laipas mēs varam veidot ļoti lielisks šis te izstrādājums, bet tur viņas, lai laipu uztaisītu ilgspējīgu, nu vajag mums kārtīgi iespringt, jo visas laipas vienu dienu nopūst. Un uz viņām uzķerās tajā brīdī, kad plīst, tad kāds ir tas, kas iet un saplīst, ja, tā laipa, un tad tas ir diezgan bīstami. Tāpēc tā tehnika, kuru mēs pēdējā laikā izmantojam, taisot laipas vai terases pamatus un koka pamatus un tā tam līdzīgi, mēs dedzinām. Dedzinām šos pamatu kokus un laipu materiālu, dedzinām līdz 3 mm ogles biezumam. Tad mēs 4 reizes viņu apstrādājam ar lineļu vai dārvaseļu, lai viņam visi ūdeņi nolīst nost. Un, tas, manuprāt, ir vienīgais ilgspējīgais risinājums, kā ar laipām strādāt. Bet laipas ir atsevišķa tēma, jo tur ir nu, lai mēs uztaisītu ilgspējīgas laipas, nu, baigi jāpiestrādā pie tā. Ir tīpaši, ko mēs ierokam zemē. Kas ir tas atbalsta punkts? Vai mēs uz akmeņiem balstīsim, un kā viņi jutīsies, vai tie akmeņi staigās uz augšu, uz leju, vai kas būs zem akmeņiem? Tā ir tāda interesanta tēma, Uģi. Es arī par to domāju diezgan daudz, un ja es gribu laipu uzlikt, teiksim, uz akmeņiem tikai, ja, nobalstīt, nevis rakt neilgtspējīgus kokus zemē, tad zem akmeņiem man arī ir jāsagatavo vismaz 80 centimetru dziļumā tā pamatne. Tas nozīmē, ka es roku lielu bedri, beru akmeņus lielus, beru granti, iepludinu tos akmeņus grantī, un tad virsējo akmeni uzlieku uz tā, un tad es zinu, ka viņš nestaigās ne uz augšu, ne uz leju, ne uz augšu, ne uz leju. Jo noteikti, kad ziema atnāks, tad viņi gribēs cilāt to visu saturu. Kā tev liekas? Vai konusa, teiksim, formas neatrisinās to jautājumu? Konusa formas. Jā, jo apakš ir platāk, augšs saurāk, un salstot viņš, tā sakot, augšējā kārtas sasalstot un vēlāk sasalstot apakš viņš, nu, ir pretestība, lai izspiest viņu izcilāt ārā. Nu, jā, bet tāpat man jau, es te jau pareizi domā, fizika jau strādāt šādā brīdī, bet tāpat man būtu jārokās dziļumā iekšā, jo caurskaušanas dziļums virsējai kārtai vismaz ir tie 40-50 centimetri, ja? Kur ūdens krāsies un kur viņš gribēs uzcilāt uz augšu. Nu, pa piemēru, ir entie piemēri, kur ir laipas izcilātas un viņas ir šitā aizgājušas. Bet, nu, pie darba nodošanas viss bija taisnīgs. Jo bija pa seklu stabi. Un pa šauru viņi ir. Un tas nozīmē, ka, ja mēs gribam konusā taisīt, tad iedomājamies, kāds mums ir apakšējais tas akmens, un tad, lai mēs, kad ejam tos 50 centimetrus uz augšu, tad jau nu, tāds varens stāsts. Interesants projekts, šito varētu pamēģināt. Uģi, Nu, pamēģini laukos sev es mājās uztaisīt. stūni taisīju visu, bet jā, mums bija dziļi, mums ir māla, tur attiecīgais māls, nu, grunts un augsts gruntsūdens līmenis, un mēs taisījām ļoti dziļi, un man baigi piegriezās ar aktā un cūknēt ūdeni ārā. Jā, vienkārši domājot par to, un piemēram, vārtu stabiem, kur ielika iekšā, viens bija beigās lieki piemest klāt, kā sakot, java, un viņš izcilāja ārā, un tas, kuram var teikt, tā augša, nu, ne gluži bija zem zemes, ja, bet to necilāja ārā. Ja, un domājot par to, ja, kad iespējams kaut kāds līpums, ka viņi var taisīt mazāk, un viņš necilās ārā, jo viņam nav tik liela tā masa, varbūt nespēja, kas ir vajadzīga. Un tad tā ziemā var neizcilās ārā dēļ tā, kad ir, nu, gan no viens, gan no otrs mazāk nespēja vajadzīga. Tur jau pie tās sala brīdī pretestība ir tā, kas izstrādā to joku. Jo iespējams, ja mēs ierokam tikai 40-50 centimetru dziļumā, ierokam to stabiņu iekšā. Ja?
kā pa piemēru, ir pāris pirtsmājas, kuras ir uzceltas tagad 30, 40 centimetrus jau virs zemes. Bet blakus ir mājiņa, kur ir uzlikta mazmājiņa, kur ir uzlikta uz tiem akmeņiem. Nu, viņi tad staigā, nu, pavasarī viņi paceļās, tad pavasarī viņi laižās uz leju, ziemā viņi paceļās, un tad viņi tur staigā savu veidu. Bet, ja es būtu to pamatu ieracis, teiksim, 90 centimetru dziļumā, viņš nevarētu mani pacelt uz augšu, jo viņš, nu, tā augstnes virskārta jau nespēja to vairs pacelt, jo pamats jau iet dziļāk. Tāpēc mēs runājam par to augstāko spriegumu, augstākais spriegums slānis ir tie 30, 40 centimetri virs zemē, kur tie ūdeņi krājās un kur viņš tā kā grib uzspiest mani uz augšu un izstiept mani augumā ārā. Nu, tas nozīmē, ja visi vienādā augstumā izcilājas, tad pilnīgi vienalga, tad viņš cilājās un nesašķobās, ja? Nu, bet, un ja viņš nav savienot ar citu elementu, tad ir viss ok. Nu, šobrīd vienā situācijā bija tā, kad māja pacēlās, terase apkārt pacēlās augšā, jo bija terases pamati bija ierakti diezgan zemu. Tad man bija jārisina to jautājumu, kā tad es tagad izdarīšu, ja māja ir vēl palikusi uz vietas, viņa nav izcilājusies, jo viņa rada pietiekamu masu pretestībā salam, bet terasa ir diezgan viegla un sekli pamati ir un viņi ceļ uz augšu. Un šobrīd iznāk, ka terasa ir augstāka nekā pati māja. Nu, tad ir jātaisa jauni pamati krietni dziļāk. Nevis tajos 50 centimetros, bet vismaz 90 centimetros ir jātaisa pamata kārtīgā dziļumā, lai salā pretestības brīdī nenotiktu šī cilāšana. Vai jāgaida, ka terasa kļūst par balkonu? Kā tā var būt arī vienā brīdī notāks. Un kādu laiku ir uzkāpt no otrās stāvas. Jā, bet nu, līdzīgi arī ar tām laipām. Ja laipām neuztais kārtīgus dziļus tos pamatus, vienā brīdī viņš atrodas tādā augstumā, nākamā brīdī viņš atrodas tādā augstumā. Nu jā, pa tām laipām es esmu visas laipas, pa kurām es esmu gājis pēc kādiem 5, 6 gadiem, viņi ir sabojājusies, viņi ir beigti, pamatni ir jau beigti. Bet savukārt dedzinātam, ritīgi dedzinātam kokam, kuram ir tur 3 mm jau tā tur ogles slānis, un viņš tad ir ierakts tur kārtīgi dziļi un izvēlēts kārtīgi 20 cm vismaz šis te pamata staps, kura pašmasa jau ir liela, un viņš ir dziļi iesists iekšā zemē, viņu neizcilā, un viņš arī nesapūs tik ātri. Protams, viņš arī sapūs vienu dienu. Varbūt pēc 50 gadiem, varbūt pēc 30 gadiem, jo biezāks ir ogles slānis, jo ilgāk viņš kalpos. Nu, vēl viens, protams, jautājums ir par to, nu, skaidrs ļoti labi, ja zināt, jā, šitie ceļi būs un būs tā sekot no paudzes paudzē, un ir kaut kādas vietas, kur tā var izdarīt, bet ir kaut kādas vietas, kas dinamiski mainās, vai sevišķi, kad ir jauns īpašums, un rekur vienu māju uzbūvēt, un pēc kādu laiku rekur pietu uzbūvēt, pēkšņi izmainās paradumi tā tālāk. Kas ir būtu tie saucamie pagaidu ceļi, ko taisīt, kurus domā, jā, šitanies uzrakstīšu, ierakstīšu pamatīgi un uztaisīšu romiešu ceļu, varbūt man pēc gadiem 5, kad uzbūvēšu, pabeigšu pirtiņu, un, nezinu, tur uzliks, nezinu, kādu vēl būvi vai kaut kas tam līdzīgs, vai parādīsies papildus tehnika un tā tālāk, un nāksies visu pārbūvēt, jo mainās krustām šķērsām, kas un kā notiek. Vai padzīvos permakultūrā un sapratīs, ka jādzīvo citā? Jā, par pagaidu ceļiem Latvijā viss, kas ir uztaisīts pagaidu, viņš paliek tai paudzē kaut kā. Nu, es smējies vai raud, bet viņi uztais pagaidu un beigās tas paliek. Nu, ja viņi taisa to pagaidu, viņi nerokās, viņi noņem velēnu, noņem tad to velēnas slāni nost, tos 20 centimetrus noņem nost, izlīdzina, izplanē pa teritoriju apkārt un uzber tad uzreiz, tad jau to ceļa maisījumu, ja, kas ir grants ar mālu kopā. Un uztais ar kritumiem viņu, un uztais viņu kārtīgi augstu. Tajā brīdī, ja viņš efektīvi strādās, ja, bet pa viņu nevarēs smagā tehnika braukt, viņu nogrims.
Tā kā, kas ir pagaidu ceļš, kādai tehnikai paredzēts, kādai noslodzēji paredzēts. Katram pagaidu ceļam ir arī jādomā, cik liela noslodze viņam būs. Un beigās, vai tiešām tas ir jau izdevīgi taisīt pagaidu ceļu, vai tomēr šo ceļu uztaisīt tā kapitāli. Tā pagaidu ceļu būšana manā ģimenē ir aizliegts taisīt lietas, kas ir pagaidu lietas. Jo viss, kas ir pagaidu, tas paliek. Nu, tā ir, jā, ka tā pastāvīgākā, noturīgākā ēka ir pagaida. Jā, Jā, pagaida ēka, un tad viņi tur paliek. Beigās jau visu laiku domā, ka viņi taču ir pagaidi, bet beigās jau vēl visu dzīvi nodzīvo. jā, es esmu dzirdējis par tādu, kad, kas strādājuši Zviedrijā, stāstīju par to veidu, kad noklāja kaut kā tas audums, kaut kāds biezāks vai nepateikts, kas tas ir. Uzliek uz tā kārtu, labi, tie bija kaut kādas īslaicīgās, tāsim, krautuves, vēl kaut kas, vai ne? Un pēc Šis tam, kad audums, beidzās, jā, jā, noņem nost to augšu, un pēc tam to audumu statina atkal nākošā vietā izmanto. jā. Šis audums joprojām tiek lietots. Tas ir ģeotekstils stikla šķiedras audums, diezgan biezs audums, kur izmanto ceļu būvē un kur izmanto diezgan daudz. Viņa sairšanas ilgums varētu būt 25 gadi. Bet, kā noņemt ar smago tehniku, kā viņi var, ja to ceļu pēkšņi nelietos un kā tālāk izies. Es nezinu, ja tas tiešām pagaidu ceļš, un mēs esam izvēlojuši pagaidām pa viņu pārvietoties, tad arī jādomā, ja es to visu uz zāles uzlikšu, kur krājās ūdeņi, un uzlikšu to paklāju, un tagad cerēšu, ka uz paklāju uzbarot virsū ceļa maisījumu, man būs izglābta situācija. Es domāju, nē. Viņš jau kaut kā nokopēs to reljefu, un nekas tur labs nesanāks gal galā. Es tad domāju, ja gribētu izmantot to paklāju, lai negrimtu iekšā augsnē šis ceļa materiāls, mēs atkal noņemam velēnas slāni nost, uzliekam šo ģeotekstilu, kas ir biezais ceļa ģeotekstils, un vārām tad šo pagaidu ceļu uzbērt virsū kaut kādus 30, 40, 30 centimetrus. Viņš saruks un paliks pa 20 centimetriem. 35 centimetrus, tas jau nav daudz, 35, 40 centimetrus mēs uzbaram virsū to ceļa materiālu un noblietējam viņu. Viņš paliek jau krietni mazāks. Un tad, ja tiešām tas ir pagaidu ceļš, tad pēc laika viņš tiks nošķūrēts nost un lietots kaut kam citam. Bet tāpat uz melnzemes virsū, uz velēnas visu to klāt, es neredzu jēgu, efektivitāti. Nogrims smagā tehnika tāpat. Jo, kas smagā tehnika brauc, viņa ir kapitāla. Tur 25 tonnas atbrauc, vai 30 vai 40 tonnas atbrauc. Man atkal laukos ir samērā biezs mālas plāns. Un man tā sajūta ir, vai cik es lieku, kā sakot, ir likti akmeņi, vēl kaut kas, viņi visi kaut kur pazūd. Viņi aiziet un pazūd. Jā. Jautājums, tad jārobūt gan izēm metrus ārā, lai tur kaut kas saglabātos. Manā piemērā ir tā, es izrakošu 40 centimetrus. Man ir pagājuši 5 gadi, visi noturējies vienā līmenī. Tātad es izraku 40 centimetru bedri, pusi aizbēru, 20 centimetrus aizbēru ar smilšmālu, kas ir smiltis ar nedaudz māla, kur bija klāta. Noblietēju viņu visu, un viņam virsū dolomītu, rupju dolomītu ar smalku drupinātu dolomītu uzbēru virsū. Viss strādā, nekas nav nenosēdies, nekā. Viss strādā lieliski, nekas nekur nav pazudis, līmenis ir saglabājies, man autostāvēt un mans iebraucamais ceļš strādā ļoti labi. Tāpēc, ka man tuvumā bija tikai iespējami 2 materiāli, kurus es varu reāli dabūt. Bija dolomīts un bija šīs smilšmāls. Es sapratu, ka smilšmāls būs pamatnē diezgan labs, lai virs māla ceļojošie ūdeņi viņi varētu drenēties pa turieni, un dolomīts ir tas, pa kuru es braucu un uz kurā es lieku slodzi. Šobrīd braukuši līdz pat 40 tonām tehnikas virsū nav nevainas, viss turās. Kaut kāds, teiksim, ja es esmu modernais, kur zālājas visādos, labi, tas ir plasmas, ja? Bet varbūt ir kaut kas dabīgs tāds, kad veidot šo te režģi, kas kaut kādā veidā satur un tos nodu pārnes. To slodzi izkliedē pa to virsmu un tad attiecīgi, nezinu, mazāk varbūt kaut kādu pīrāgu var taisīt, varbūt augstināts prātā tā.
Nu, es nezinu nevienu tādu ilgspējīgu materiālu, kurš režģots varētu strādāt diezgan efektīvi. Es neredzu režģots un efektīvi strādāt. Tad nu, vienīgais mēs varam izvēlēties to pašu akmeni. Apakšā ir sagatavošanas slānis, pēc tam ir salikti laukakmeņi diezgan, nu, bez ar lielām šķirbām, kur pēc tam mēs saberam granti, un tad tur saugs zāle un tā tālāk. Un tad viņš būs tāds, kāds viņš būs. Viņam būs lieli caurumi, viņam būs tur zālīta augsts, un viņš būs tāds raips. Tad tur būs tie akmeņi redzami, tad tur būs zālīti redzami un tā tam līdzīgi. So, tas ir tas virziens, kur tu prasi, ja? Bet mēs nerunājam šobrīd par bruģi, kurš ir ar caurumiem. Mēs nerunājam šobrīd par tiem plasmasa režģiem, kurš sairst un nav ilgspējīgs. Es domāju, maksimālais 20 gadu tam plasmasam ir, viņš sairst. Tātad es to nesauktu par ilgspējīgu materiālu, nu tātad mēs viņu neizmantojam. Es ilgspējīgu materiālu uzskatu tādu, kas vismaz vienu paudzi iztur, tātad viņam ir jāiztur 100 gadi. Jā, nu man atkal tā situācija tāda, kad ierokot arī vasaras vidū lāpstu, iesprāžot zemē, izņemot lāpstu strādāt, tad pusi pietiek jau ar ūdeni. Jā. Tā tad nav veiksmīgi novadīt ūdeņi tev apkārtējai teritorijai, kur tu esi. Nu, viņš it kā slīpums, kalnu slīpums, vienkārši viņš ir ļoti augsts. Man ir līdzīga situācija. Es esmu kalna slīpumā, un es esmu diezgan augsts, un jā, man tur ūdeņi arī ir daudz. Visas drenāžas, kuras es esmu ieracis, visas funkcionē diezgan labi. Ūdens visu laiku bliež pa viņām. Iespējams, jā, kad drenāžas attaisno padabūnu viņu sausāku, un tad uzreiz arī tā viss ir labāk tur, jā. Jā, bet vēl joprojām ir uzreiz. Negrims arī iekšā tie akmeņi. Un negrims iekšā tie akmeņi. Tā kā sākums jau ir tikt vaļā no tiem liekajiem ūdeņiem tajā kalna nogāzē vai arī tajā kalna galiņā. Mums ir jātiek galā ar tiem ūdeņiem. Un tā kā mēs atkal pamanām, ka rekur ir zona, kur nav tikts galā, nu tad iespringstam un tiekam ar to zonu galā. Loģiski, ka atkal jāsauc mini traktors vai jāķerās pie lāpstas un atkal jārok un atkal kaut kas jādara, bet nu, ko darīt? Nu, tāda. Ja mēs nevarējām izdarīt vienā brīdī, tad mēs ķeramies nākamajā brīdī. Nevaram izdarīt nākamajā brīdī, ķeramies nākamajā brīdī. Ja mēs redzam, ka tas ir mums vajadzīgs, ar citiem nav vajadzīgs. Citi pat sniegu netīra ziemā uz taciņām vai kā. Viņi vienkārši brien un ar mašīnu brauc. Jo viņi saka, kāda jēga man tīrīt sniegu, ja nākamajā brīdī atkal uzsniks sniegs. Nu, katram ir sava izvēle, kā viņš grib dzīvot. Tāpēc Somijā citiem ceļiem pat ļoti labi strādā. Piekājas tikai akmeņi ar štembu, vai ne? Un pat taķeri būtu labi. Iesaustījās sniegā un vasarā pēc tam pavasarī savāc viņus atkal izskalo nākošā gada atkal nevis. Pie mums tas tie starp atkušņiem salu un sniegu, vai ne, tad tas īsti laikam nestrādā. Mums vajag baigi domāt. Mums vajag ļoti domāt par gruntsūdeņu novadīšanu. Tas ir tas pamats, kā mums ir jādomā saimniecībā. Kur mūsu gruntsūdeņi iet? Kur viņi pārvietosies? Kurus viņus var novadīt? Un tad no jumtiem. Kur novadīt no jumtiem? Katram saimniecībā ir vairāki jumti, viens vai vairāki jumti, no kurienes jānovada ūdens. Kur viņi novadīs to ūdeni? Viņš viņu vāks kaut kur, vai tomēr viņš viņu arī novadīs kaut kur tālāk. Un ja mēs tagad saskaitām, cik kubi no jumtiem satek, cik kubi tur, to visu var kalkulēt, to visu var rēķināt, un tad domāt, man ir jāizvēlās efektīvāka drenāžas sistēma, lai būtu mans zāliens sausāks, lai es tieši, vai mani celiņi sausāki, vai arī jebkas tam līdzīgs. Varbūt beigās es neizstrādāju nekādus bruģa ceļus vai kā tam līdzīgi, bet es izstrādāju drenāžas sistēmas. Gudras drenāžas sistēmas visur zem zemes, kur virsūdeņi aši aiztek projām. Uz dīķi, uz grāvi, uz infiltrācijas lauku. Kur vēl? Tā ir tāda lieta, par ko vajag mums aizdomāties. Ja mēs tiešām negribam baigos ceļus būvēt vai kā tam līdzīgi, tad mums jādomā, kur mēs liekam to ūdeni, to virsūdens masu, jo, teiksim, pirms 3 dienām vai kad tad kārtīgi lieja, manā novadā autostāvvietu un iebraucamais ceļš bija ideāls, jo pie tā es esmu ļoti iesprindis, pārējais viss vienkārši, es nevaru nekur tālāk braukt, es nekur tālāk netieku, es netieku ne uz konteineru, ne uz šķūru, ne uz kurien, jo tur es neesmu vēl iesprindis.
Bet loģiski, ja man ir jāiesprings manā māla zemē, ir jāuztais kārtīgi šī sistēma, man ir jārokās 45 centimetri vai 50 centimetri dziļumā, jārok vienkārši grāvis ir. Pēc tam man ir kārtīgi jādomā par to, kur es novadīšu to blakus ūdeni, kā ar kādiem kritumiem es taisīšu, uz kurien tad es taisīšu viņu un tā tam līdzīgi. Šo izstrādājot, es veiksmīgi panācu to, ka man šis ceļš ir sauss, un viņš vienmēr ir sauss un vienmēr lielisks kaut kā tā. Paldies, Raimond, lai mēs nepaliktu pavisam šaurā pusiņā. Ir vakars. Liels paldies par vērtīgo informāciju. Daudz jāplāno, daudz jādomā. Ir starts, labs. Tiekamies atkal citā sērijā, un lai visiem darbi labi sokas. Tā. Tā.